Čau! Prieks tevi redzēt! Šodien paturpināsim padiskutēt par un ap stāstiem no uzņēmumu vides un konflikta situācijām darbā. Konflikta situācijām darbā, jā. Tās situācijas, kuras neļauj naktī gulēt un liek domāt par to, kurš tad īsti bija īstais dibens, kurš bija pie vainas. Mēs palīdzēsim meklēt risinājumu un uzrunāties. Tā ir mūsu specialitāte. Ar mani ir Arta Zenta Taurīte. Es pareizi pateicu? Pareizi pateicu. Arta Zenta Taurīte, kas ir certificēta mediātore ar, es teiktu, ļoti ilgu pieredzi, tāpēc, ka viņai ir 2 bērni un katru dienu nāks risināt kādu konfliktu. Vai vismaz patiesākie konflikti dzimtas ģimenē. Jā, sakni visam. Jā. Un risināt visādus emocionālos brīnumus. Nudien. Un ar mani kopā ir Rota Mārīte Strazda, kura ir vairāk kā 10 gadus praktizējoša komandu saliedēšanās trenere un apzinātības prakšu ieviesēja komandu darbā. Tāpēc mums noteikti būs ļoti interesanti parunāt gan par un ap organizācijas līmeni, gan arī individuālām konflikta situācijām, kuras 1-pret-1 var risināt. Vai ne? Forši intro, man patika. Sāksim. Man pirmais stāsts ir, mēs lielākoties ņemam stāstus no interneta vides, bet pirmais stāsts ir patiesībā tepat Latvijā notiekošs. Viena mana paziņa man atsūtīja šo stāstu un paprastīja, lai mēs nokomentējam. Ieintriģēji. Klausies uzmanīgi. No. Netieku skaidrībā, vai vaina ir manī vai arī citos. Darba vidē saskaros bieži ar tādu kā slēpto iztumšanu no kolektīva variantu. Kad es draudzīgi pieeju pie cilvēkiem, gribu iepazīties, dibināt kontaktus, esmu vienkārši draudzīga, un tad šķiet, ka kolektīvs ir kopumā draudzīgs ar mani. Tā kā small talks, ja? Tik tālu ir ok. Jā, viss ok, tā kā sāk, man liekas. Bet ar laiku man atveras acis, ka kolektīvs aiz muguras tenko un pat apspriež dažādas lietas, kas uzzināts par mani. Es tad jūtos diezgan nodota, jo esmu ar atklātu komunikāciju un draudzības piedāvājumiem gājis iekšā kolektīvā. Tas viss ir bijis vairāk kārt, un tāpēc esmu mainījis darba vietas. Pēdējā darba vietā es arī novēroju šo tendenci, bet nu vairs neiesaistos draudzīgās attiecībās ar kolēģiem, kaut arī tiek organizēti dažādi pasākumi. Es novēroju to pašu tendenci, kad viens otru aprunā. Un arī mani, jo neiesaistos. Bet šajā kolektīvā es esmu malā, daudz spēcīgāk emocionāli. Tomēr rūgtums ir un jautājums atvērts, kā un vai šāda veida situācijas risināt. Vai iesaistīties, vai stāvēt malā? Mums uzreiz smaga artilērija, ja? Ar aprunāšanas gadījumiem. Nu, redz, ļoti interesanti, ka tā ir sieviete, kas šo stāstu stāstīja. Ka tad viņi piemin vairākas darba vietas, kuras ir tikušas mainītas. Ļoti iespējams, ka šis tad ir bijis galvenais iemesls, kāpēc viņi ir izvēlējusies neturpināt darbu attiecīgajā darba kolektīvā. Un tā aizmuguras aprunāšana vai apvainošana, nu, tas var būt ļoti sāpīgi. Tīpaši, ja tev liekas, ka tu beidzot esi atradis cilvēku, kuram izstāstīt vairāk par tiem 3 vārdiem, kā tu šorīt esi izgulējies, ja, vai tieši neesi izgulējies. Un tev liekas, nu, ka tas ir beidzot mans cilvēks, kurš mani saprot, un kur pēc pāris dienām izrādās, ka nē. Kāds 3. cilvēks jau zina, vai 5. cilvēks. Un ja tu to piedzīvo atkārtot atkal un atkal, tiešām jāprasa vaina manī vai citos, kā tev liekas. Nu, labi, tu zini, ka es strādāju ar individuāli cilvēkiem un arī palīdzu risināt visādas tur lielākoties attiecību problēmas. Jā. Un viena lieta, ko es saku saviem klientiem, ir tas, ka pat ja tu aiziesi no tās vidas, kur tu esi vai attiecībām vai darba, tas atrisinās varbūt to situāciju īstermiņā, bet tu sevi un savus paternus un savus domu modeļus un reakcijas paņemsi līdzi. Un ja tu nebūsi to atrisinājusi, tad arī nākamajā vietā būs tieši pats. Tas ir par individuālu atbildību. Tā kā noteikti šeit jāpadomā par to, kas tad ir tas manī un kā es to risinātu vēl pirms es eju nākamajā kolektīvā. Nu, vai tajā pašā. Turklāt, ja šis ir vienīgais iemesls, kāpēc iet projām, tad visticamāk, ka tā darba vieta arī, tās vērtības, ko mēs runājām iepriekš, ka tās vērtības varbūt nav tik ļoti vienā līmenī darbiniekam ar pārējo uzņēmumu vai komandu, ar ko viņi strādā. Un tad arī tā vēlme varbūt uzlabot attiecības un risināt konfliktus arī vairs nav tik liela. Un tad vienkārši mūc no tās problēmas, kad it kā
it kā varētu iesaistīties, it kā es atveros, bet tajā pašā laikā tā nav gluži mana vide, kurā es jūtos ērti, kurā es gribētu tās attiecības uzturēt, un es mūku prom izvēlos vieglāko ceļu tā teikt. Bet kā tu vari uzskatīt, ka tā ir tava vide, ja tev tur aprunā? Tas ir tā kā, kas ir pirmais vistava jola. Viņi abi iet roku rokā, un kamēr tev nav tā pieņemšana. Jo es domāju, ka tie citi cilvēki, kas tur tiešām jūtas draudzīgi, varbūt, kas jau tur ilgi strādā, varbūt, ka viņi tiešām jūtas nenormāli kruti un forši. Un īstenībā tas arī, tas tādā ziņā jautājums arī par to, kā mēs iesaistām tos, kas atnākuši no malas, citādākos. Es arī zinu par šo dāmu, šo to. Viņai varbūt ir tādas intereses, kas nav citiem cilvēkiem. Tā kā tas arī ir tāds papildus punkts, par kur varētu rasties šīs nesaskaņas, neizpratne varbūt par to cilvēku, ka tu tā kā tev kaut kāds pieņēmums par to, kāda ir tā cilvēka pasaule, kaut arī īstenībā, tu neko nezini par to, vai ne? Vienu varbūt, sociālo tīklu ierakstu redzēju vai kaut ko tādu. Bet no grupu attīstības viedokļa, es nezinu, es esmu stāstījusi, ir tie 4 līmeņi. Ir pseidokopiena, kas ir tagad, kur viņi stāsta, ka jā, mēs esam draudzīgi, ejam iepazīties. Jā, it kā liekas, ka viss ir kārtībā. Mēs taču tur pasmējāmies, parunājām par laikapstākļiem, viss jau ir kārtībā. Nenoliedzami, nenovēršami no pseidokopienas vienmēr nākamais solis ir hauss kolektīvos grupu attīstībā. Un tad jautājums, vai mēs to hausu izdzīvojam pa tādu augstāku līmeni vai zemāku līmeni. Un šajā gadījumā šeit absolūti tas ir tas zemākais, kur hauss izpaužās tajā, ka es nevis eju un atklāti pasaku, kas man neapmierina tevī, un es tā kā skaļi par to runāju, jo hauss nenozīmē vienmēr to, ka mēs tur konfliktējam. Tas var būt reāli. Hauss ir mirklis, kurā es saprotu, ka tu neesi tāda pati kā es, ka tev varbūt ir citas vērtības, citas intereses, citas sejas. Tas ir cits cilvēks. Tieši tā. Un tad viens variants ir iet un atklāt par to runāt. Tas ir tas, kā mēs pa augšējiem slāņiem varam to izdzīvot. Un konfrontēt, jā. Vienkārši pateikt to, kas man ir, kas man notiekās, un sagaidīt to reakciju. Un tālāk virzīties. Un tad pa tiem zemākajiem līmeņiem mēs varam iziet, ka tā pāris nav izēšana, tā ir iesprūšana, kad notiek šī aprunāšana uz muguras, vai vienkārši tas viss tiek nospiests kaut kur, un mēs tēlojam, ka mēs visi esam happy family. It kā mēs esam tajā pseidokopienas līmenī. Jā, bet iekšienē, bet tas ir tā kā, un tur ir ļoti interesanti, jo tie līmeņi ir tā kā, ir grupas, grupas tajā realitātē, un tad ir individuālā realitātē. Varbūt, ka man ar tevi, mums kā grupa, mēs esam pseidokopienā šobrīd, bet īstenībā iekšā grupa ir hauss pilnīgs. Un es tevi heitoju. Iekšēji. Cik interesanti. Jā, kas ir tālāk 3. un 4. līmenis? 3. ir iztukšošanās. Kad no hausa mēs aizējām pie tā, kas patiesībā ir tā problēma. Tas ir solis ārā no tā hausa uz risinājumiem. Jā. Tas nevienmēr ir patīkami. Protams. Bet tas ir, šis ir obligāts solis, lai nonāktu 4. tajā līmenī, kas ir tā patiesā kopiena, patiesā piederība. Tur ir ļoti forši padziļinās cilvēkiem attiecības, bet nevis tādā. Dažkārt cilvēki runā par to, ka uzņēmumam nebūtu jābūt tā kā ģimenei. Un es piekrītu, ka nav. Un tādā ziņā es nesaku to, ka mēs tagad visi esam nenormāli tur iemīlējušies viens otrā vēl kaut kā, ka mēs tur visi tagad iesim katru dienu uz Disneylandu. Un, tas nav tā, tas ir tiešām, kad es tevi zinu un es tevi pieņemu tādu, kādu tu esi. Un man tas ir ok, ka tu esi citādāka. Un es spēju tā kā operēt tālāk ar tevi. Un tālāk atkal būvēt un iet kādos nākamajos līmeņos. Kad tu spēj iedarboties ar to kolēģi, ļaut viņam būt tādam, kāds viņš ir. Jā. Un vēl tiešām šī drošības sajūta, ka tāda, kāds esmu, var būt ar tevi, un tu vari būt tāda, kāda tu esi. Un es nedzirdēšu no kāda trešā cilvēka kādus komentārus par kaut ko mistisku. Jā, tātad pēc šīs teorijas mēs dzirdam, ka tas ir reāls pseidokopienas piemērs, un tur būtu jāiziet cauri tai konfrontācijai, kur būtu jāizrunā. Jā. Tas, Jā,
viss, kas ir sasāpējies gan no viena, gan no otras puses. Ja. Gan vienam būtu jāpasaka, ka redz, man aizskar tas, ka jūs mani aprunājāt aiz muguras, ja kā tu šo informāciju zināji, ja es tev to neesmu atklājusi, piemēram, ja divas dāmas runā. Vai no otras puses tas, kurš ir izstāstījis, varbūt viņam naginies, ja, un dikti gribēs kaut kādu uzmanību gūt no trešā cilvēka un saņemt kaut ko, kas, kaut kādu vajadzību, kura nav apmierināta. Ja. Tad paskatīties, paķimirēties, kas ir tas, kas pietrūkst tajā darba vietā tam cilvēciņam. Un kā to varbūt no sākuma apmierināt, lai nerastos intrigas vai kaut kāda veida tādas konflikta situācijas, no kurām jau priekšlaicīgi var izvairīties. Jā, un tā kā tu saki, ir tā tankošana ir tāds, easy fix, tāds dopamīniņš bišķiņš. Jā. Bija patīkami, bet labi zini, ka īstenībā droši vien, ka ilgtermiņā tas liek justies sūdīgāk. Un, ir atkal jāmeklē nākamais stāsts, vai ne? Jā, tas ir nebeidzams tāds. Vai arī tur citiem cilvēkiem ir citas lietas, kas viņiem svarīgas. Tur ēdiens, seks, sociālās tīkli, Netflix skatīšana, video spēles, vēl kaut kas, tās visas tādas atkarībiņas. Un kamēr mēs neatrisinām to, kāpēc tad mums patiesībā, kas ir tā patiesībā vajadzība, mēs būsim tā kā iesprūduši tajos lūpos over and over. Tam cilvēkam tiešām viņam vajag, varbūt viņš augsta dziļākas sarunas un connection, un tas ir vienīgais veids, kā viņš spēja nodibināt to caur šīm tankām, jo tas ir, nevar atrast neko citu, kas būtu kopīgs, kā tikai tur pačīkstēt par to cilvēku. Jā, un tas arī ir atkal tas virspusējais pseido kopienas līmenis, vai ne, jo mēs esam mazliet, ja es runāju par sevi, piemēram, tādā situācijā, kad tā kā alks, nezinu, ir vēlme kādreiz bijusi tur patrīti mēlī, ja, kad ir tomēr tās bailes apakšā atvērties, par sevi pastāstīt vairāk. Tas ir tas, kas tur ir dziļumā. Ja? Kad tu neesi gatavs, tā vide nav tik droša, lai tu varētu par sevi izstāstīt. Tā vietā es parunāšu par to blakus sēdētāju, kamēr viņš ir aizskrējis uz to, vai tu zini, ko viņi izdarīja. Un tad, kad tu beidzot saproti, ka tev ir blakus īstie cilvēki, kuriem tu vari brīvi izstāstīt, kas tevi nomāca, kas tevi uztrauc, vai jebko dalīties ar to, kas tev ir aktuāli, tad pazūd arī vēlme par citiem runāt, atgriezt fokusu sevi. Jautājums, kā to vidi radīt organizācijas līmenī? Tā, lai cilvēki tiešām būtu droši, uzreiz jau ienākot, pirmajā darba dienā, kā viņi teica, ka esmu draudzīga, ir forši veidojas attiecības, liekas, ka viss ir daudzsološi, un pēc laika tomēr izrādās, ka tā nav. Kā to nodrošināt tā, ka tas pirmais iespējas tomēr ir patiesas un tas turpinās? Es taisīju šo kopienas veidošanas treniņu vienai organizācijai. Viņiem bija izteikti tas, ka viņiem arī bija cilvēki, kas tur jau ir ilgstoši, tādi, kas jūtas savā vidē, tā kā zivs ūdenī, un tad ir tie, kas tā kā kaut kur tā kā peld pa maliņu, viņiem interesē pievienoties, bet viņi nejūtas līdz galam tā, ka viņi tur drīkst vai ka kaut kā. Un nav tā, ka tā bija kāda cilvēka vaina, vienkārši tā vide nebija vai iespējas, vai sarunas nekad nebija bijušas tādas, kas tev liek justies tā, ka tu tiešām vari ar tiem cilvēkiem būt vienā līmenī. Tā kā hierarhija veidojas. Protams, ja tas cilvēks tur jau 10 gadus, un tur esi redzējusi, kā viņš tur uz skatuves stāv un tur prezentē visu un saka visiem atbalstītājiem paldies un vispārējo parakstu līgumus. Automātiski tur veidojas šī hierarhija. Un mēs viņiem uztaisījām to treniņu, un ļoti skaisti es arī dzirdēju pēc tam no tiem cilvēkiem, kas bija tie, kas tur lavierēja. Viņi teica, ka viņi pirmo reizi jutās tā, ka viņi var pieiet tam cilvēkam klāt un vispār sarunāties. Viņi tā kā, vienā līmenī, kā cilvēks pret cilvēku. Un viņi teica, ka viņi grib atkārtot šo treniņu katru gadu, tāpēc, ka viņi zina, ka viņiem nāk jauni cilvēki. Tieši tā, jā. Un tās jaunās asinis, ja viņas ir vienas jaunas vēsmas, un atkal tā kopienas enerģija, tā komandas enerģija ir pavisam citādāka. Katrs cilvēks pienes kaut ko savu klāt. Un, savā ziņā jau tās attiecības būtu jāpārskata ik pa laikam. Jo mēs visu laiku mainamies, notikumi ap mums mainās, laikapstākļi mainās. Ja? Viss mainās, un tas, kurš pirms gada ir izgājis to treniņu, jau vairs nebūs tas kurš šogad gaida nākamo treniņu. Tāpēc tādā ziņā man šķiet, tas ir vērtīgi tiešām to piedāvāt varbūt pat kā abonementu saviem klientiem. Tāds arī ir mans mērķis patiesībā. Bet arī tas, ja mēs gribam veidot to kultūru, jebkādu kultūru, kultūra nav tas, ka tu uzraksti vērtības un pieliec pie sienas, vai ne? Un tagad visiem pasaka, un mums jaunā kultūra. Tā nav. Kultūra veidos no tā, kas ir tagad mūsu tie reālie rituāli, kas ir tās ikdienas darbības, kurās mēs viņu tā kā iemiesojam. Un tad šis, kā piemērs, šis treniņš, piemēram, ir veids, kā tas rituāls tiek veicināts kā tradīcija, kad mēs reāli to kopienu, bet kultūru iedzīvojam tajās 2 dienās, 3 dienās, cik mums tur sanāk laiks.
Un tā ir tā kā regulāra lieta. Mēs zinām, ka tas notiks. Viņi arī savā starpā paņēma vienu no rīkiem, ko mēs izmantojam paši pielieto savā nodabā. Viņiem forši strādā. Adaptējuši savai versijai. Ne? Jā, un tas arī veicina to, ka tā kultūra ir nevis tikai kaut kāda skaista vīzija vai papīrs pie sienas, bet reāli mēs to izdzīvojam kā tādu tradīciju, rituālu savā ikdienā. Nu jā, man šķiet, ka tas atkal atgriežas atpakaļ pie tām vērtībām. Ka, ja tu redzi jēgu palikt tajā kolektīvā, tās kolektīvas, tās attiecības savstarpējās, tev ir vērtība, tu arī esi gatavs atvērties vairāk, plašāk un tā kā sniegt sevi tā kolektīvam un dabūt pretī to pašu atpakaļ. Ja tev ir tā priekšējā barjera, tās bailes atvērties un tā vērtība nav tas kolektīvs, tie cilvēki, kas strādā tieši tajā vidē, tad arī ies uz nākamo darba vietu un atkal strādās tur, nezinu, tikai naudas dēļ vai kaut kāda drošības pamatu dēļ. Ja? Un tad tā problēma, nespēja atvērties, viņa tevi pavadīs no vienas darba vietas uz nākamo. Tāpēc tas ir dod un saņem. Man liekas, jebkurā dzīves situācijā tas ir dod un saņem. Vai ne? Un šajā gadījumā, ja nav iespēja komandas līmenī strādāt vai uzņēmuma līmenī kaut kā ieviest tās atbalstošās sistēmas, kas var novērst nākotnē arī to izstumšanu un aprunāšanu, tad, tā kā atbildot tieši uz šo jautājumu, jā, tā atbilde ir strādāt ar sevi individuālā līmenī, to pašu. Labi, tas, ar ko mēs strādājam, tas ir tā kopienas veidošana. To pašu treniņu var iziet arī individuāli. Un tajā brīdī, kad tu pats iemācies, kā tu teici, risināt tās savas iekšējās lietas un saprast, kāpēc man tā tankošana sāp, kāpēc man vispār gribas tankot, varbūt. Un es spēju aiziet tam cilvēkam pateikt, kā es par to jūtos. Un nevis kaut kādā uzbraucošā tonī, bet tā kā tādā... perfekti tādā ļoti politkorektā. Politkorektā, bet arī patiesā, dziļā un no sirds nākošā. Tad arī tajā mirklī arī izmainās tā otra cilvēka attieksme. Viens no maniem mīļākajiem tehnikām, metodēm, kuru mediācijā mēs pielietojam, saucās S-vēstījums. Tas ir tas pats. Jā, redz. Tas ir no non-violent communication, pareizi? Ne tikai. Tas arī varbūt stipri atpakaļ, jo tas arī parādās no non-violent communication, bet tā ir vecāka teorija. Tagad nepateikšu precīzi tās autoru, bet es vēstījums, tad es visu fokusu stāstu par to, kā es to esmu uztvērs caur savu prizmu, kā es jūtos, kā šī informācija mani ir mainījusi. Ja arī, piemēram, kaut kas, ko blakus sēdētājs ir pateicis, un man tas ir aizķēries, tad es dzirdēju to, un man tas lika justies šādi. Nevis uzsvars uz to, ko viņš ir pateicis un kā viņš ir izdarījis. Ja? Bet tu neviens jau neierobežo tevi runāt par to, ko tu esi dzirdējis. Ja? Stāsti to caur savu perspektīvu, caur savu piedzīvoto, caur savām emocijām un bailēm un sajūtām. Ja? Un tam ir daudz lielāka pievienotā vērtība. No tā iegūs visi. Tā skaitot tas pats cilvēks, kurš spēja noformulēt tās savas domas un sajūtas. Gūst sabiedrību, ir emocionāli inteliģentāki cilvēki. Vai ne? Un es tevī klausoties, es actually kaut ko uzzinu par tevi. Jā. Nevis to, kā es esmu dibens, ka es tev aprunāju, bet gan to, kā tu jūties. Un man varbūt pavērš kaut kādu pilnīgi citu perspektīvu, jo es īstenībā nezināju, ka mani vārdi tā ietekmē kādu. Man šis labi strādā ar ģimeni, ar vīru un arī meitu. Jā, var rekomendēt. Tieši tā. Labi, nākamais stāsts. Vai es esmu dibens tāpēc, ka atklāju savu 25 gadi sieviete, svaru kolēģei, kur ir 30 gadi, arī sieviete, kad viņa teica, ka mana diēta mani padarīs resnu. Mana kolēģe Keita ir apsēsta ar citu cilvēku diētām. Viņa vienmēr pārbauda pārtikas produktu etiķetes un skaļi izsaucas, ja kaut kas satur daudz cukura. Es tad citu esmu darījusi. Es iesmējos, jo es atceros tādus cilvēkus. Jā, tā skaitā te. Viņa arī izsaka piezīmes par manām un citu kolēģu pusdienām, un tas mūs patiešām kaitina. Pirms ķeros pie stāsta, zinu, ka gudrs un pareizs solis būtu bijis sazināties ar HR, bet es vienkārši jautāju, vai esmu dibens par to, ko pateicu konkrētajā brīdī. Es, Keita un vēl citi kolēģi vienu dienu pēc darba ēdām bufetes tipu restorānā. Mēs visi paēdām savus maldītes, un es aizgāju pēc saldējuma un cepumiem desertam. Es pat tik labi skan. Man ar tā gribas. Es ieliku nedaudz saldējumu starp cepumiem, pagatavoju saldējumu sendviču. Un Keita saviebās no riebuma. Es viņai jautāju, kas par lietu, un viņa vienkārši teica, tas ir traks ēdiens, ko likt mutē.
Kontekstam es burtiski vakariņās ēdu salātus un zupu. Man patīk ēst visdažādākos ēdienus, es ēdu diezgan veselīgi, un man nav bail reizēm atļauties kādu našķi. Es kļuvu aizkaitināta un jautāju, kāpēc, un viņi teica, ka tur ir daudz cukura, un viņi tā nedarītu. Es viņai atbildēju, ka tas ir patiešām garšīgs. Un tad viņa aizkaitinātā tonī atbildēja, ja tev tas šķiet labs, tu uzņemsi daudz svara. Tas mani patiešām sadusmoja, un es pateicu, es jau gadiem ilgi svaru 50 kg. Nedomāju, ka tev vajadzētu uztraukties par manu svaru. Viņa atbildēja, vai tu gribi teikt, ka man ir liekais svars? Es tikai pateicu, nē. Un tad mēģināju vienkārši runāt ar citiem kolēģiem visu atlikušo vakaru. Acīm redzot, Keita aizgāja pie kādas citas kolēģis, ar kuru esmu draugos, un kura tur nebija, un stāstīja, ka es netieši norādīju, ka viņa ir resna, un ka es izrādu savu svaru viņas priekšā. Es patiesi nesaprotu, kā es to netieši norādīju, bet varbūt viņas acīs esmu dibens. Kontekstam Keita ir lielāka dāma. Viņa nav resna, bet nav arī tieva. Vai es esmu dibens, tāpēc, ka es tā atcitu? Jā. Šķiet, ļoti iet roku rokā verbālā un neverbālā komunikācija. Pirmkārt jau no tās Keitas puses. Kā autore, sieviete, saka, ka Keita ir izteikusi jau vairākas piezīmes par dažādiem cilvēkiem, ne tikai viņas, bet vispār kolēģu ēšanas paradumiem. Un tas jau var būt diezgan kaitinoši, vai ne, ka kāds visu laiku vērtē to, ko tu dari un kā tu dari. Un plus vēl, ka viņi tik izteikti aprakstīja tās sievietes sejas izteiksmi, ka viņa ir saviebusies, kad autori ir atnesusi desertu, ka es jau pilnīgi redzu, vizualizēju to skatu, ka tā neverbālā komunikācija arī jau dod to savu vērtējumu un tādu ļoti lielu nosodījumu, un tādu negatīvo. Kā tu vispār? Un tad tas savs pieņēmums, ka šāda veida uzturs attiecīgi tam cilvēkam liks pieņemties svarā, tas ir tikai tavs pieņēmums. Tā ir tikai tā varbūtība. Paskaties mani, ja es arī ēdu, ko es gribu. Un man ir tie savi zem 50 kg jau nesik gadus. Es ļoti labi saprotu visus tos komentārus. Man arī bijuši manā virzienā raidīti. Teici, ka tu paliks resna? Negluži tā, bet tā kā es apskaužu, ka tu vari ēst, ko tu gribi, un tev tas neskar. Un tāds, tā ir, es priecājos, man patīk. Es tev tā pasmējos, un neko, bet man šķiet, ka tur apakšā ir skaudība. Kad tu tādus komentārus izsaki, ka tas ir viņai tik ļoti sāpīgs temats, uzturs, ka viņai par to ir jāuztraucās. Tas viņas pieņēmums ir caur savu perspektīvu. Tas ir tas viņas pavadošais teksts, ko viņa sev katru dienu iestāsta. Ka ja es apēdīšu to saldo, tad man tie kilogrami nāks klāt. Un te viņi projicē to uz citu sievieti, kurai tas vispār nav aktuāli, kurai pirmkārt tas vispār neinteresē. Viņa negrib tam sekot līdzi, viņa vienkārši pavada labu laiku un izbauda to ēdienu, kas viņai tajā brīdī interesē. Un tad tu to savu perspektīvu, savu skaudību šajā gadījumā dabū atpakaļ. Jo tu sadzirdi tajā otrā tekstā atkal pēc tam, ka tu uzbrauc par manu svaru. Jo tu atkal validē savā ziņā to, ko tu gribi dzirdēt. Pats sevi vaino, un tu pēc tam validē to, ka kur citi arī redz to, un viņiem arī traucē, kur, piemēram, mans svars. Bet viņi neko tādu neteica. Tas bija, es tiešām, es domāju, kā vēl citādāk atbildēt, man liekas, pilnīgi neitrāla atbilde. Ļoti neitrāla atbilde, tiešām. Un tas, ko viņi sadzirdēja, tiešām bija spogulis. Par to, kā viņi pati jūtas par sevi. Bet tas bija tas, ko viņi gribēja sadzirdēt. Jo, ko citādāk, piemēram, tādā situācijā, ko tu varētu vēl sadzirdēt tajā tekstā? Nolas vēlreiz, kāds bija tas teikums, ko viņi bija pateikusi? Es jau gadiem ilgi svaru 50 kg. Nedomāju, ka tev vajadzētu uztraukties par manu svaru. Man liekas, ļoti pareizi atbildot to, ko viņa pateica. Jo viņi komentēja, ja tev tas šķiet labs, tu uzņemsi daudz svara. Kāds sakars, kāpēc tu domā par manu svaru? Jo te vēl, protams, arī nāk klāta intonācija un neverbālā komunikācija. To var arī pateikt tā, ka nedomāju, ka tev vajadzētu uztraukties par manu svaru. Tas gan, tomēr es zinām, kur bija uzsvars. Tieši tā, intonācija tomēr ļoti daudz ko dod. Un neverbālā komunikācija, tu vari arī tā pārgriezt acis un, nezinu, tur ar acīm nobraukt pa augšu uz leju. Vai pateikt, nedomāju, ka tev vajadzētu uztraukties par manu svaru. Redzi, pāris uzsvari, un tad jau tas sāk kļūt tāds, slidenāks jautājums. Tas tāpēc par tiem komatiem, vai ne? Jā. Tur bija. Grandpa, dad, something. Kas tur bija? Bija kaut kāds ļoti labs viens štais. Bija daudz dažādi. Ir vairāk, jā. Jā.
Vai tev ir kaut kas vēl, ko tu gribēji piebilst? Jo man šķiet, ka šis ir tāds ļoti konflikts, kas eskalējās tīri tāpēc, ka cilvēkam ir savi tādi paterni, savas psiholoģiskās tēmas, lietas, kuras tiek projicētas uz apkārtējiem. Un tas ir tāds tiešām individuāls, kas tev veidojas ar citiem cilvēkiem. Bet no otras puses, jā, tas tiešām kaitina visai komandai. Kā tad strādāt? Vai tu esi pieredzējis tādu situāciju kādreiz ar komandām, kur ir konkrēti viens cilvēks, kura kaut kāda rīcība, nezinu, triggerē vai kaitina vairākus? Jā, es esmu. Yeah? Ne tādā kontekstā, ne par to svaru, bet jau kaut kas cits, kas, protams. Vai ir izdevies to novērst? Konkrētā, labi, es biju pati iesaistīta. Konkrētā situācija netika atrisināta. Es arī aizgāju no tās vietas, vairs neesmu tajā komandā. Bet kopumā, man liekas, šādā situācijā man arī prasītos, ja tas tiešām ir uzņēmums ar resursiem un tur varam dot cilvēkiem atbalstu un vispārējo, tad viņiem tiešām vajadzētu vienkārši piešķirt kaut kādu emocionālā atbalsta risinājumu, kur viņi var iet un vienkārši risināt tās savas iekšējās sāpītes par to svaru. Jā. Bet tiešām strādāt nevis tur ar personīgo treneri, bet ar kādu... Bet psiholoģiski, tā kā ar prātu. Ar to, kas notiek galvā. Jo mēs esam savi lielākie kritiķi un savi lielākie atbalstītāji. Jā. Un neviens cits jau nenāk tev pie loga, neklaudzina tur. Šodien 51, šodien 52. Ja? Tu tikai pats ar sevi sarunājies un sev pārliecini par to, vai tas ir labs svars vai nav labs svars. Tā kā, jā, man šķiet, ka tur noteikti būtu vērts, tīpaši, ja vairākiem cilvēkiem tās attiecības tādas jūtīgas, ka primāri sākt ar sevi. Un tad skatīties, ja tie konflikti jau pieaug un vairs viņus nevar tā nokontrolēt. Tad jā, skatīties, vai ir nepieciešams komandas treniņš. Jā, es droši vien sāktu kaut kādu apzinātības sarunu par apzinātību vispār un tās prasmes attīstīšanu. Ko tas dotu? Tas pirmkārt noņem to self-judgment. Jo es tad domāju, ka Keitai noteikti ir iekšējais kritiķis, kas viņai visu laiku iet uz kā veca plate vai negriež riņķī. Un ar apzinātību meditāciju mēs mācāmies tās domas, saprast, ka tā neesmu es. Ka tā nav patiesība, kas man tur skan, un ka es varu tās domas arī mainīt. Ka man nav visu laiku jāklausās tajā vienā pašā kritikā, kas īstenībā droši vien pat nav balstīta īsti realitātē. Jā, tā izkropļot nedaudz. Jo viņi arī saka, ka viņi lielāka, bet ka viņi nav, viņi neizmanto citu. Viņi neizmanto citu aprakstošu īpašības vārdu, kas būtu tāds, nezinu, korpulenta, kas tā pieklājīgāk pateikt. Bet... man liekas, tu varētu būt tā, kas ir 50 kg, es esmu tā lielāka dāma. Okay. Nav rēsna, nav arī dieva. Vienkārši kaut kāda savi iekšējie kompleksi, vai ne? Kuri nāk līdzi mums katram, un tas ir neizbēgami. Mēs esam cilvēki, mēs esam auguši katrs savā vidē, un kādam ir tā tēma, kādam būs jūtīgāk tieši šī tēma, kādam būs kāda cita, varbūt kāds kritika uzņems par savu darbu, un par, nezinu, nemāk publiski izteikties, un tā viņam būs šausmīgi jūtīga tēma. Visiem tas ir aktuāli vienkārši jautājums, ko tu dari ar tām savām problēmām. Vai tu tiešām viņus, kā tu saki, vari apzināties un mazliet to balstiņu noklusināt galvā un saprast, ka tas patiesībā nav vērtīgi ne tev, ne blakusēdētājiem, ne vīram, ne bērniem, nevienam. Vai tu tomēr ļaujies tai balsī un sāc projicēt nekur uz kolēģiem kaut kādas savas lietas un tēmas un krīt citiem uz nerviem? Jā. Tā ir viena no tēmām, ka mēs vispār projicējam uz citiem cilvēkiem savus priekšstatus un savas problēmas, savus kompleksus. Un tas ir tas, ar ko mēs mediācijā saskaramies ikdienas. Tad tas, ko mediātors dara, tad mēs pastāstam, kur tā tad ir noticis tas un tas, ko otrs cilvēks par to domā. Bez tā savu vērtējumu. Atkal atgriežamies pie tās es pozīcijas, es vēstījums. Un nevis to, ka man liekas, ka šitas cepums ar saldējumu ir kaloriju bumba, kas tev dos plus 50 kg. Bet ka es sev patiesībā neļauju to saldumiņu, un man skauž, ka tu to vari apēst. Jā, mēs arī strādājam ar to, kas ir transference. Ka tu
Pa lielam projicēja tās savas pagātnes pieredzes, to cilvēku jau tagad priekšā sēž, kaut arī nav nekāda sakara. Iespējams, viņa atpazīst tur tajā, varbūt Keita viņa sauc, ja? Keita atpazīst autorē tur savu mammu, varbūt, kas viņu iepriekš kaut kad tur, varbūt, ka viņai bija līdzi attiecības, ka mamma vienmēr tieva, un tajā pašā laikā tur noliek Keita par to, ka viņa tur apēd apumu. Un tās patenes arī, kā jau es teicu, tur aiziet no situācijas, bet sevi un savas patenes paņems līdzi. Tāpēc vienīgais ceļš ir strādāt ar pateniem. Forši, ka to darīt individuāli, bet ir forši, ka to darīt grupā, jo tad mēs arī viens otru varam arvien labāk iepazīt. Un, man liekas, kļūt par labāku civilizāciju, vispār empātiskāku un saprast vairāk, pasauli negriež tikai un vienīgi ap mani, bet ka arī citiem cilvēkiem viņu sajūtas un viņu pieredzes vispārējais. Super, man liekas, ka šis ir izsmelts stāsts. Iesim tālāk. Un tad man ir nedaudz citādāks stāsts, kas sāks ar jautājumu, vai tas ir normāli, ka man nav kontakta ar kolēģiem un man negribas ar viņiem kopā pavadīt laiku darba vietā. Okay. Man ir 22 gadi, un šī ir mana pirmā korporatīvā pieredze. Mums ir kopīgas komandas pusdienas katru dienu. Un kopā savākšanās notiek arī brīvdienās. Man tas īsti nepatīk. Brīvdienās arī, jā? Esmu mierā. Jā, arī brīvdienās, tā kā ārpus darba laika. Birojā ir atvērto durvju princips. Nav ne žalūziju, nav durvis, tātad nekur nav nekāda privātuma, nekur nevar paslēpties. Mēs esam ģimene nostāja, un visi pazīst viens otru tā ļoti viens par otru zina visu, var sakot. Ir aicinājums katru dienu ēst kopā pusdienas, un es no tā izvairos. Pēdējā manā sapulcē ar vadītāju man jautāja, kāpēc tā, kāpēc es neesmu klātesošs. Un lielākā daļa kolēģi ir vecāki, vismaz tātad 40 gadu veci, un viņi ir vecāki par mani un strādā savā grupiņā, savā komandā jau vairākus gadus. Man šīs lietas liekas ļoti dīvainas, un tas, ka nav nekāda privātuma, plus ir šīs piespiedu kopīgās pusdienas, man reizēm dzen izmisumā. Esmu introverts, un šādas pusdienas rada stresu. Tas nav tas, ko es vēlos savā pauzē darīt. Lielākoties es jūtos neērti un nespēju piedalīties viņu kopīgajās sarunās, un esmu sācis pauzē vienkārši iet pastaigāties, nevis kopīgi pusdienot. Jūtos smecējoši, un jā, īsti nezinu, ko jūs darīt manā vietā. Vai tas ir normāli, ka man nav šī kontakta ar saviem kolēģiem? Tā situācija, kur visi ir ekstraverti, vai ne? Viņi visi jūt ļoti labi tajā, ka viņi ir ekstraverti, un viņiem patīk būt kopā ar tādiem cilvēkiem. Viņi ķer no tā kaifu un enerģiju un uzlādējas, un tur atnāk viens tāds introvertiņš no malas, un viņi vienkārši ārprāts, kill me! Te vispār man uzreiz pirmais jautājums ir, kā tu nokļuvi tādā kolektīvā? Jo tomēr, tā kā darba intervijas, kaut kas tomēr ir arī veidotas tā, lai saprastu, vai tas cilvēks iekļausies tajā komandā. Lai tu spēsi ar viņiem sadarboties. Jā. Kā tu tad esi radījis priekšstatu par sevi darba intervijas laikā? Labi, var jau būt, ka par to nav runāts. Var jau būt, ka tā ir vienkārši blakus plakne, blakus parādība, kas ir atklājusies tikai tad, kad cilvēks ir sācis strādāt. Bet man vienmēr ir bijis tā, ka tomēr arī atnāk darba vadītājs un arī pastāsta vairāk par komandu un tādām ikdienas praksēm, un tad es saprotu, vai man tas dara, vai man tas nedara, vai man tas interesē vai neinteresē. Jā, es domāju, office viņš tā kā neredzēja iepriekš, tur tajā pašā intervijā. Nē, varbūt, ka notika viss online. Iespējams. Un tad atnāca un tāds, oh my God, kur esmu iepinījies. Jā. Tur bija rakstīts, ka visi zina visu par visiem, viens par otru, jā. Visi viens par otru visu zina. Man liekas, tas nav īpaši precīzs apgalvojums, ņemot vērā, ka par šo cilvēku neviens neko nezina. Ja jau viņš ir pilnīgs introverts un viņam tas nekas nepatīk no tā visa. Jā. Bet tādas prakses, kā kaut kādas kopīgās pusdienas, kas varbūt pat ir tā kā domātas kā labvēlīgs žests no darba devēja, kur jums ir laiks kopā, kur varbūt pat branča galds, ja tagad sēdiet kopā, pavadiet laiku, parunājiet par nedarba lietām, lai uzlabojas tā komunikācija.
tas var arī aiziet pretējā efektā. Ja? Kad ne visi to saņem, varbūt tā, kā tas ir ticis plānots vai iecerēts. Nu, mēs arī nezinām, kas ir tas darbs, ko viņi dara. Jā. Jo īpaši tad, ja tas darbs ir saistīts ar citiem cilvēkiem, un pēc tam vēl ir cilvēkiem jāsēž un jārunā, tad tas tiešām būtu ļoti egzostīgi. Bet, nu, jebkurā gadījumā, viņš runā par to, ka tas autors par to, ka viņiem atpūta ir pabūt vienatnē. Daudz darba vides runā par, daudz uzņēmumu runā par to, ka mums ir tas, ka mūsu iekļaušana ir svarīga vai ne. Bet tā patiesā iekļaušana arī nāk no tā, ka mēs iekļaujam visas personības un visas tās preferences. Jā. Bet kā to darba devējs spēja nodrošināt? Tīpaši tas ir liels uzņēmums. Kā var nodrošināt visus? Es domāju, ka viņš ir liels. Ja tur kā varētu visi ēst pusdienas vienlaicīgi. Tas būtu tā... Nu jā, tad jābūt ļoti lielam galdam. Nē, varbūt tā ir vienkārši tā viena nodaļa, kas ēd pusdienas vai... Jā, kaut kā tā, bet jebkurā gadījumā, kā darba devējam, es mēģinu saprast, kā, ja tas ir kāds jau organizē tās pusdienas. Nevar jau būt, ka tie ir tie paši komandas, kolēģi, komandas biedri, kuri jūt ļoti lielu saikni savā starpā un kuriem tagad ir, es gribu uzzināt par tevi, ko tu šajās brīvdienās darīji, ir laiks pienācis pirmdienas pusdienām, pastāstīja. Var jābūt, ka tā ir viņu iniciatīva. Bet tas, ko es gribēju tev vaicāt, vai organizējot, ja tas ir darba devējs, kurš mēģina šādā veidā saliedēt kolektīvu, kā tad ņemt vērā to cilvēku dažādību, katru unikalitāti un atļaut kaut kādu vietu fluktuācijai, elastībai un izvēles tiesības, kā piedalos vai nepiedalos, vai tomēr noteikti, ka nē, šis ir obligāts pasākums. Es daudz esmu organizējusi retrītu programmas, kur arī cilvēki dzīvo visi uz vietas, un tur vairākas dienas, 7, 8, 9, 10 dienas, un visi dzīvo kopā. Un īstenībā viena no metodēm, ko es izmantoju, arī ir, kopīgas pusdienas, varbūt man ir citi rituāli, bet kopīgas pusdienas varētu iekļauties. Es zinu tā paša. Jā, apakškategorija. Jā. Un tas, ko es daru, tāpēc, ka es zinu, pirmkārt, es pati esmu introverta. Tajā pašā laikā. Nevar pateikt, jā. Pagaidām manai ģimenei, viņa tā pastāstīs. Es zinu to, ka ir dažādi cilvēki. Es zinu to, ka mums ir vienlaicīgi svarīgi saliedēt komandu, grupu. Mums ir svarīgi, ka tur veidojas šī kopienas sajūta, kad visi ir kopā un ir tā atbalstošā video un blablabla. Tajā pašā laikā es zinu, ka ir cik svarīgi parūpēties par to cilvēku mentālo, emocionālo apsajūtu, un ka ir introverti, un vispār, ka ir vajadzīgs laiks dienā, kad mēs reflektējam. Jo es tādas programmas, kas ir tiešām balstītas uz pašizaugsmi, mācīšanos, tas ir diezgan intensīvi. Un refleksijas laiks ir vajadzīgs kā ēst, tikpat ļoti. Un mans risinājums ir, mums ir pusdienlaiks, kad tu lielākā daļa ir jāiet kopā. Tad tu vari iet un ēst kopā, un tur ir tās kopējās pusdienas vispārējās, un pēc tam man ir pusstunda vai dažkārt stunda, kas ir vienkārši klusuma laiks, kad noteikums ir ej vienatnē un ej un dzīvojies, un tev jābūt vienam pašam un nedrīkst strādāt citiem cilvēkiem. Līdz ar to tu iekļauj gan šo kopā būšanu, gan arī iespēju pašam pēc tam uzpildīt savu trauciņu. Jā. Bet tas ir pat nevis kā iespēja, bet gan kā noteikums, jo es vienkārši esmu pietiekami daudz un ilgi to darījusi, lai redzētu to, ka cilvēkiem tajā sākotnējā excitementā viņiem, man liekas, ka viņiem nevajag negulēt, ne viņiem vajag laiku vienai, ne viņiem vajag dušā iet neko. Un tad vienā brīdī trešajā dienā pēkšņi crash, un viss ir slikti. Un tad viņi sāk domāt, laikam vajadzētu laicīgāk iet gulēt, vai tur vēl kaut ko, un tāpēc es tā kā, es kā tāda bērndārza audzinātāja, es viņam neptāju. Un tādā ziņā, man liekas, ka vadītājs līdzīgā lomā, ir svarīgi ieplānot gan tās kopīgās aktivitātes, gan arī to downtime. Un burtiski kā tādu, tiešām gan kā piespiedu lietu, jo, tik mēs neesam dzirdējuši vai pieredzējuši, ka tu aizēji dušā vai ne, ka tu esi viena pati un pēkšņi atnāk labākās idejas. Vai tu aizēji pastaigā un atnāk labākās idejas. Tas ir vajadzīgs arī radošumam. Tas ir vajadzīgs pārslēgt smadzenes, ne uz citu stimulu, jā. Tad, tas ir interesants īstenībā piedāvājums, kad to ievies kā tādu vajadzību kaut vai 15 minūtītes pašrefleksijai vienam.
Es domāju, ka tas arī varētu būt sarežģīti, izaicinoši daudziem, varbūt pat vecāka gada gājuma. Pabūt 15 minūtes. Jā, pilnīgi. Īpaši tagad ir sociāliem tīkliem un telefoniem. Jā, jo tas visu laiku tev ir kaut kas, kas to dopamīnu devu dod. Un tā vienkārši tagad, tā vietā, lai turpinātu iesākt to sarunu, nezinu, par brīvdienu piedzīvojumiem, tagad aiziet un 15 minūtes pasēdēt kaut kur viens pats klusumā un padomāt. Jā, es domāju, ka atrast tos citus 101 pienākumus, ko tajā brīdī darīt, vai labākas lietas, kas uzpeld, tas būtu ļoti, ļoti izaicinoši. Jautājums, kāda būtu tiešām tā atbildes reakcija vadītājiem, vai viņš turpinātu uz to pastāvēt, ka tas tiešām ir nepieciešams. Es domāju, tas vadītājs, labi, es jau iepriekš esmu teikusi, ka man liekas, manā utopiskajā pasaulē vadītājs tas, kurš rēķinās ar visu cilvēku vajadzībām un vienmēr skatās, kā tiem cilvēkiem palīdzēt, lai viņi īsteno to savu potenciālu maksimāli, lai tas patiecīgi palīdz augt visai komandai, visam uzņēmumam un tur nest vairāk naudas, balītā. Jebkur vadītāji interesēs ir rūpēties par to cilvēku, lai viņš var darīt labāko darbu, ko viņš spēja darīt. Jā. Plus te arī var runāt par to jauniņo, jau iepriekšējā nodibinātā uzņēmuma vidē, kā viņu sakal uzņem un iekļauj. Tas arī šeit noteikti parādās, ka, ja ir cilvēki, kurš viens par otru visu kaut ko zina, tad kā iekļaut to, kas ir tikko pievienojies. Nav tā, varbūt tā pirmā teikuma, kas salauž ledu, vai kaut kāda tāda jautājuma, kas būtu tas kopīgais. Tīpaši, ja tas ir tāds darbs, kurš neiekļauj kaut kādu 1-pret-1 apmācību vai vēl kaut ko, kur tev ir blakus cilvēks, bet tu vienkārši esi nolikts, nezinu, pie datora sēdi, dari savus pienākumus, ka tev viss ir atsūtīts, izstāstīts, ka tev nav arī tā viena cilvēka, tā uzticamības persona, caur kuru piekļūt komandai. Jā, viņš arī teica, ka viņam nebija kontakts ar kolēģiem, vai ne? Es varu iztēloties, ka kāds viņam ieteiktu, ej projām, kam tev vajag tu cilvēks, ar ko tev nav kontakts. Bet tad no tādas pasaules glābšanas viedokļa, kas ir manējais, mēs varam radīt vidi, kur tas kontakts tiek veidots citādāk. Arī mazliet varbūt mākslīgi, vismaz sākumā radīt to vidi, kur tiek runāts par citām tēmām. Vai kaut kādā citādākā veidā, varbūt kaut kāds tur ir aktivitāte, kas tur palīdz kaut kā satikt tos cilvēkus tur citā vidē nekā parasti. Viņi attiecīgi ieņem arī citas lomas, vai ne? Un viņi vairs nav tādi, varbūt, viszinīši, kas par komandu te tagad Tev vairs nav tā maska jānās, ka visi ir happy, priecīgi, ekstravertiņi. Jā, kopā tagad vajag forši pačalosim. Un turklāt, introvertus zinot, ir ļoti daudz introverti, kuriem šķiet, vai viņi saka, ka viņiem nepatīk čičats. Respektīvi, viņiem nepatīk būt tajā pseido kopienā, par ko es iepriekš stāstīju. Viņi grib pat taisnu iet uz to dziļumu, vai ne? Runāt par īstām lietām, par svarīgām tēmām, kaut ko risināt, radīt, vizionizēt. Uzreiz iet ar smago artilēriju, vārdu sakot. Jā, un atkal tas ir kaut kas tāds, kas citiem cilvēkiem, kuriem tas nešķiet tik ok, tas viņiem radīt pretestību, un tur arī trūkstas konteksts, jo tam cilvēkam varbūt nemaz nav drošība ar tevi sarunāties par tādām dziļākām tēmām. Kas tu vispār tāds esi? Jā. Vai mēs vispār runājam vienā valodā? Vai mums ir līdzīgas vajadzības? Vai mums ir līdzīgas vērtības? Kāpēc vispār tu man tagad atklājies tādā mērā? Ja? Tas līdzīgi, kā mēs varbūt runājām iepriekš par kādām robežām, kas ir ok, ko runāt darbā un ko nē. Jā. Jo es saprotu no vienas puses to vēlmi iet dziļumā. Man nesen bija saruna ar vienu dāmu par kultūras atšķirībām un par to, ka Austrālijā ir ļoti atvērti cilvēki, kur arī līdzīgi. Tad vienkārši svešam atnāk, pienāk klāt un runājies, atvērti, dalies un viss ir skaisti un tā. Un viņi saka, bet trūkst tā dziļuma. Viņi saka, mums latviešiem tomēr ir tas dziļums un mēs uzreiz tāds pamatīgi. Mēs pasūdzamies kārtīgi. Nē, arī par tādām filozofiskākām, tur garīgākām tēmām runāts un tur tā, iedziļinies, ka tas nav viss tikai virspusēji. Un tad šis skatījums tavs, ko tu stāsti par tām pseido kopienām un kopienām, man tomēr liek padomāt, ka mēs latvieši tomēr esam vairāk tajā introvertā, tajā uz pseido kopienas, uz kopienas vērtībām balstīt, ka mēs tomēr tiecamies uz to savstarpējo kontaktu. Mums nav rīku, kā pārkāpt tam pirmajiem 3 soļiem pāri. Mēs vienkārši lecam iekšā, un kas grib runāt par dziļām tēmām, ir tas dziļums, ja mēs esam tagad tik tādi, kuriem gribās atrast to savu cilvēku, ar kuru tiešām patiesi atvērties un tad padiskutēt par dzīvi, bet trūkst to instrumenti. Jā.
Ja Tā tā kā ir. cilvēks būtu, ja tu tā kā jūti intuitīvi, ka tu gribi ar viņu runāt. Bet nesaprotu, kā aiziet un nesaprotu, kā sadraudzēties. Jā. To var tik daudz redzēt sociālos tīklos, tagad īpaši redz. Kad cilvēki raksta, ka kāpēc 30 vispār sadraudzēties? Tas taču nav iespējams vairāk. Apmēram pēc 30 jau paliek tikai tie draugi, kas tā tur bija jau tur no 20 gadiem, un jauns vairs nebūs. Jā. Bet tas nav tāpēc, ka tas nav tāpēc, ka tā ir patiesība. Tas tāpēc, ka nav šīs prasmes, kā sabiedrībai vispār draudzēties. Jā, jo tad tu vienkārši, ja vieglāk ir vai, nu tad vispār norobežoties. Un tēlot, ka tu esi baigais gudrais, un it kā jau, tev nav jau tā, ka mums trūkst tie cilvēki riņķī, vai ne? Nu, aizēju, labi, kā mammai, tu vispār aizēju tur spēju laukumiņu un ej un traudzējies. Kurš tur traucē? Nu, nē, traucē tas, ka tev ir jāuztur tur perfektais tēls. Es esmu mamma, kurai viss ir kārtībā, un man nevienu nevajag. Un es māku savu bērnu savaldīt. Jā. Un zinu, ko darīt tā toddlerīšu histērija brīdī. Jā. Ejam tālāk. Var pievērt aizkarus. Tev acīs spīni. Jā. Vispār esmu nākamā, ja? Jā, varbūt, ka mēs varam tā iesniegt. Ko varam? Tēņu. Es izlasīšu, un tad es ieliešu labi. Labi. Katru darba vietu, kurā esmu strādājis, esmu pametis dēļ konflikta ar kolēģi. Ui. Šobrīd man ir rūpīgi noslīpēta darba persona. Atvērta, draudzīga un ļoti apzināti ignorē sliktu izturēšanos un mēģinājums iesaistīties konfliktā. Es jau zinu, ka doties pie personāla daļas vai vadītāja ir pašnāvība darba vietā. Okay. Tomēr pēc tam, kad kāds kolēģis pret mani ilgstoši slikti izturas, es speru soli un nostājos savā pusē. Sekas ir bijušas man par labu tikai 2 reizes. Šajos gadījumos tas bija tāpēc, ka vadībai pašai jau bija ielgušas pretenzijas pret šo darbinieku, un viņi veikli izmantoja konfliktu ar mani kā atspēriena punktu, lai atbrīvotos no pārkāpēja. Bieži vien slikti pret mani izturas kāds, kurš ienes organizācijai vairāk naudas. Šādos gadījumos vadības izvēle ir skaidra. Jāsaglabā naudas pelnītājs par katru cenu. Kad esmu nonācis konfliktā ar kādu, es saprotu, ka tas nekad īsti nepazūd, un tāpēc es aizēju no darba. Šo modeli esmu atkārtojis gadu desmitiem. Šī iemesla dēļ es staigāju starp 2 vai 3 nozarēm, un tāpēc man nekad nav bijusi karjera. Man ir grūti pat gadu nostrādāt vienā vietā. Tādējādi manā CV ir pilnībā izpušķoti darba datumi. Es vēlos, lai mans darbs beigtos dēļ normāliem iemesliem. Es brīnos, kas ar mani nav kārtībā, ka tik vēlu dzīvē tas joprojām notiek. Jā. Nu, skumji vai nē, man šķiet, ka te tomēr būtu cilvēkam jāiet pie terapeita. Un jāuzdod šis jautājums tur. Jā, jo, ja ir tas vairāk gadu desmiti. tieši tā, šis scenārijs atkārtojas atkal, un kaut kādas atkal, teikšu to pašu, ir līdzīgi paterni, kuri tiek projicēti, kuri nospoguļo, un kas visticamāk tāpēc arī rodas tāds konflikts situācijas. Viņš kaut kā noreaģē uz to, kā citi viņu nospoguļo, un pēc tam viņš aizmūk prom. Nedod sev iespēju izstrādāt. Tad, tos pacēlu šos jautājumus. Tagad viss zinās, ka mēs esam virtuvē. Jā. Nu jā, tad man šķiet, ka tā ir diezgan līdzīga tēma, kā mēs pirmajā runājām. Arī par to, ka trūkst tās konflikta risināšanas prasmes vispār kā sabiedrībai. Jā. Jo viņš arī saka, Bet ka iedomājies- iet pie HR būtu pašnāvība, jā. Tas neieliek HR labā gaismā. Vispār, un arī tas, nu tā kā, ka tā pieredze viņam ir, ka viņš tomēr tiek pataisīts par grēkāzi. Ka tas, kurš līdz brīdim, ka viņam ir vadis plīst, vadis lūst, ir pēdējais piliens, ka tajā brīdī, ka viņš ir gatavs beidzot šo jautājumu kustināt, no viņa atbrīvojas. Tā ir smaga pieredze, un tā būtu jādziedina. Man šķiet, ka viņš pats gāja projām, nevis tāpēc, ka viņu kāds atlaiž. Jā, es tā sapratu no tā stāsta. Ka... Nē, viņš saka, ka nekad īsti nepazūd konflikts, un tāpēc es aizēju no darba. Okay. Ka tā ir tā kā viņa. Ka tad viņš nerisina viņu un vienkārši iet projām. Nu, es tā saprotu, jā. Jo vienkārši tur pēc tam bija teikts, ka kaut kādā laikā ir sanācis par labu, tāpēc jā, bet iedomājies, gadu desmitiem viņam tas tā ir bijis, tad tas nav viens gadījums, tas ir vismaz 10 tādi gadījumi. Nu jā. Komentāros bija rakstīts ieteikumi, tur strādā no mājām, kļūst par freelanceri, tur... Ai, kam tev tur tie vispārējie? Tu taču vari būt...
taču var būt viens. Un tas var būt risinājums individam īstermiņā. Jā. Nu, atkarīgs no tā, ko viņš dara. Bet, un atkal līdz brīdim, kad rodas konflikts, tāpat tās ar tur klientiem, vai tur piegādātājiem, vai partneriem, kurš ar tev palīdzēs, tad arī HR nebūs. Tad beidzot, vismaz tev būs jāuzņemas atbildība par to, ka, laikam nevar vairs tā vienkārši aiziet, ja tomēr kaut kas ir at stake. Bet jebkurā gadījumā šāds ieteikums, tā kā, nu vienkārši aiziet projām, tas turpina to sēriju, aiziet prom no problēmas. Viņam individuāli, bet arī kā sabiedrībai, man liekas, kopumā. Jo tagad ir, ar visu to, ka mēs strādājam no mājām, ar to, ka ir daudz tur online biznesi, un tagad vispār, kad tu vari būt jebkur vai ne, jebkurā laikā, un tev vairs nevar būt piesaistītam vietai vai kaut kādai konkrētai kopienai. Tas atņem to mūsu cilvēcīgo birthright, man gribas teikt, pret sociālajiem connectioniem, kas īstenībā ir forši, var būt forši un varbūt piepildoši un ļoti, iedvesmojoši. Kur palika tos? Kaut kur tur nav. Un tādā ziņā, es nedomāju, ka tas nāk kopumā sabiedrībai par labu. Jā. Ka tas nav risinājums īsti. Jā, Tad šāds cilvēks audzina pēc mums savus bērnus, kuriem atkal neiemāca risināt un vienkārši māca, vienkārši aiziet projām. Tu nomaini skolu 10 reizes. Tieši tā, tas, ko es tikko gribēju teikt, ka izvairoties no konflikta darba vietā, tu pārcel konfliktu uz mājām. Jā. Un, varbūt tev nav ģimenes. Labi, tu pārcel konfliktu uz tā kā darba, ne darba, bet draugu kaut kādu kolektīvu. Tu pārcel to personīgajā vidē, privātajā dzīvē. Un jautājums, vai tas ir tā vērts? Vai varbūt tomēr ir vērts piepūlēties un izzināt, kas ir tam konfliktam pamatā vai taviem rīcības paterniem, musturiem, kas atkārtojas atkal un atkal. Musturiem, man patīk. Rīcības musturiem, kas turpinās. Bija kaut kas man šķiet vēl, ko es tur gribēju pie šī piezīmēt, tagad man nenāk prātā. Bet, tur bija teikts, ka 2 gadījumos... Par konflikta eskalācijas pakāpēm? Jā, par to, ka jāsaka, tas pēdējais piliens, un tad jāiet prom. Ja. Bet patiesībā jau konflikts ir visticamāk sācies vismaz pāris dienas, pāris nedēļas. Iepriekš ir kaut kādi aizdīgļi parādījušies, kas liek domāt, kaut kas te nav kārtībā. Mēs viņus noklusējam, mēs viņus norijam, to krupie nepasakam. Un tad labi turpinās, un tā nākamā reize jau ir sāpīgāka. Tā jau ir tāda jau, grūtāk par to paklusēt, un jau sāk parādīties emocijas lielākas, sejas izteiksmes, jau kaut kāds nosodījums, vērtējums. Ja? Un ir viena no teorijām mediācijā, kas tiek plaši izmantot, ir tiešām par šīm konflikta eskalācijas pakāpēm, kuras man šķiet bija 9. Un līdz kaut kādai 7. mediāciju var izmantot, ka tas ir risinājums, kamēr cilvēki ir gatavi sarunāties. Un tā 8. 9. jau ir kara fāze, kad tu vairs nespēji paskatīties uz otru cilvēku, ka viss, ko tu darīji, jau ir tik nokaitēts, ka vienkārši ir, tu nespēji tuvoties, ja tas, kas šobrīd notiek karš, ja 2 puses, tu vienkārši, nevar viņus savā starpā sarunāties. Tur vairs mediācija arī nepalīdz, jo tas jau ir par tālu. To vajadzēja risināt stipri ātrāk. Un pēdējā fāze, tad, kad jau karš jau ir aizgājis tik tālu, ka mērķis ir nevis uzvarēt, mērķis ir otru iznīcināt, tad ir tikai kopā bezdibenī un vienkārši abiem ir nāves spriedums. Ja. Un tas ir skumji, ka tu aiziet tik tālu, ka jebkuras attiecības, vai tās būtu personīgās, vai tās ir darba attiecības, ja tu esi gatavs iet tik tālu, ka tu ne tikai sevi iznīcini, bet parauj arī otru līdzi, vai otrādāk, ka ne iznīcini otru, bet parauj arī sevi līdzi. Un vēl visu uzņēmumu gribi. Visu uzņēmumu līdzi. Tās konflikta eskalācijas fāzes līdz ar to ir tāds jūtīgs temats, jo tiklīdz kā tu satausti, ka kaut kas tomēr ir tāds, kas mažo dīvaini, ja, ka te ir potenciāls konfliktam, tu būtu vēlams uzreiz arī izrunāt. Protams, ka tas nav viegli, un reizēm vajag tomēr vēl to 5. grūdienu, ka nē, šitas, ja, un šī tēma, un es tomēr to nelaidīšu vaļā, un to tomēr liekas, ka tas otrs cilvēks ir pārspīlējis, ir reaģējis, ja, un man ir taisnība. Bet kaut kādā brīdī, ja to
paceļ gaismā un sāk par to runāt, tam ir lielāka iespēja atrisināties nekā tad, ja mēs to velkam līdzi gadiem no vienas darba vietas uz otru. Ja, iespējams, viņam tagad 11. darba devējs pat neko tādu nepateiks, bet viņš vienkārši uzsprāgs, jo tas jau pieredze, ja, kas viņam ir. Un atgādina jau to, kas noticis, un viņš paņem un projicē atkal. Tieši tā. Un tad jau tas ir ne viņu savstarpējais konflikts, tas ir konflikts viņam ar vispār citu, nu, tā kā ar darba devējiem kā tādiem un darba komandām. Ar savu iekšējo darba devēju. Jā. To ir internalized tēlu, kas tev iekšā sēž, ka darba devējs ir šitāds dibens vienmēr, HR vispār pašnāvība vai ne, konflikti ar kolēģiem, tas ir absolūti. Un, nu jā, var jau pat just pēc tā veida, kā tas cilvēks runā, ka viņš jau to runā kā tādu, it's a fixed thing, vai ne? Tas vairs nav, man tā gadījās, bet tā man vienmēr ir. Jā, viņi visi pret mani, es tas nabadzīņš, un visiem apkārt pret mani ir konflikts. Tas kaut kā arī izklausās dīvaini, ne? Ja kā tur bija tas teiciens vai joks, ja tev liekas, ka tu esi gudrākais cilvēks istabā, parasti ir otrādāk. Nu jā. Man kaut kā, tā, kad tu teici par to konfliktu laicīgu novēršanu, man nāca prātā, kā vīrs mēdz dažkārt piededzināt maizītes. Un tad īstais brīdis, kad ņemt viņas nost, ir tajā brīdī, ka tu jau sajūti, ka tad es skrienu un ņem nost, nevis ļauj vēl, lai sadeg un izdeg panna, ka tev jau jāmet ārā un vairs brokas. Tad arī panna ir metam, ne tikai maizīte. Es jau par pannu arī runāju. Tad, nē, maizīte jau ir pat taisno oglīte. Man kaut ko gribējās ieminēt. Ko es vēl gribēju teikt? Nu jā, jo man liekas, ka šī upura domāšana vai tāda, nu, ka es vienīgais nabadzīņš, un tā arī ir ļoti, ļoti kaitnieciska. Mums ir tieksme tomēr sev ļaut tajā ieslīdēt ļoti bieži. Tas ir diezgan tempting. Tas ir ļoti, jo... Ko viņš vēl teica, mani pažālos, vai? Bet zini, kāpēc tas ir tempting? No. Tāpēc, ka mēs nesadzirdam to pažēlošanu. Un mēs nesadzirdam to, ka kāds redz, kā mēs jūtamies, kāds dzird, kā mēs jūtamies. Tas ir tas pirmais solis arī nevardarbīgajai komunikācijai, ka es pamanu un es sadzirdu tevi. Un es pamanu sadzirdu, kā es pats jūtos arī. Tieši tā. Kāds cits validē, verbalizē tās manas sajūtas, jūtas un domas un manis izteikt to nevis tā kā palaiž garausīm, ja, un vispār nereaģē. Un tāpēc, jā, tas, ka pačīkstēt un turpināt čīkstēt, nu kad tad beidzot kāds sadzirdēs to, ko es pasaku? Es par apzinātību arī tas pats, nav jau tā, ka mēs tās domas visas vienkārši paņem un aizstumjam projām. Sākumā tu viņas tā kā apzinies, emocijas sajūti, saproti, kas tas tāds ir, ko tu tur jūti, un tad tu tā kā saproti, tas nav līdz galam tā mana patiesā būtība, bet pirmais solis vienmēr ir sajust, tā kā acknowledge, vai ne? Man ļoti patīk, es vairs neatceros, kurš to lasīja, bet ka emocijas patiesībā aizņem ļoti, ļoti, ļoti īsu brīdi. Kaut kādas tur milisekundes. Ja? Un ka, viņas ļauj. Ja viņām ļauj, un ja tu esi gan apzināts un spēj tām emocijām ļaut tā kā tādiem viesiem ienākt pie tevis, tavā viesistabā padzīvoties un iziet projām, viss ir ok. Bet, jā, ja mēs iestrēgstam, nelaižam to viesi projām, ja? Pieķeramies tām dusmām un tagad sevi identificējam to, ka es esmu dusmīgais. Es esmu tas, kurš ir apvainojies. Tad jau tu ķīlnieku savāci sevi, ja? Tās emocijas, viņas vairs nav brīvas aiziet, un tad ir ļoti grūti, viņas atkal ir eskalējušās, ja? Tad ir ļoti grūti no tā tikt ārā. Jā. Tāpēc īstenībā, kad es gribēju sākt ar uzņēmumu strādāt, pirmais mans piedāvājums programma bija rīta dejošana. Jo man bija tieši tāpat sajūta, ka vajag taču izlaist to spriedzi. Jā. Pirmā lieta no rīta, tu izlaid to spriedzi, un tad tu vari iet kā atbrīvots un iet tajā savā dienā. Kustība. Tu noteikti vairāk var izstāstīt, tev ir dejošana lielāka pieredze, vadīt tādas pasākums. Bet man šķiet, ka kustība tik ļoti atbrīvo pamatā žokli, iegurni, tā kā vispār tās ķermeņa daļas, kurās sakrājas tās spriedzes, stresas, dusmas, viss. Jā. Un tas ir tieši saistīts. Tā kustība ar to, kas mums notiekās šeit, cik brīdi mēs varam izpausties, izteikties, izstāstīt to, kas mums notiekās. Dažkārt saprot to, kas ar kustību tu vari izlaist to, un tas īstenībā nav nemaz jāsaka nevienam, ka tas tiešām bija kaut kas tevī, kaut kāds tur iekšējais konflikts. Jā. Tas bija tāds maznozīmīgs, un tur viņi deeskalēja. Jā. Tu zini, kā vienkārši tikt ar tām emocijām galā. Tas viens no tiem coping mehānismiem, kā, tā ir apzinātība, atrast savu coping mehānismu, kā strādāt ar savām emocijām. Jo, neaizmirst tajā meklē, kad viņi atnāk. Jā.
Tā ir īstā māksla. Ne jau tur apstāties paklājiņu, pameditēt tur reiz dienā, bet tajā brīdī, kad viss shit hits the fan, tad ir tā kā, kas man bija jādara? Tad atceries, izdarīt. Ok. Man atsauc atmiņā tas, ko tu stāstīji par to karu. Es arī lasīju stāstu, kur bija laikam kaut kāds IT čalis, kurš bija jau zinājis, ka būs atlaišanas, jo AI pārņem visu pasauli tagad, vai ne? Un viņš bija uztaisījis kaut kādu programmu, kas automātiski pie viņa atlaišanas izdzēsa visus uzņēmumu datus. Wow! Apmēram, if I go down, you go down. Okay. Tas, ko tu runāji par to karu, vai ne? Ka tas ir tā kā, tur vairs neko nevar izdarīt. Un tajā brīdī tas neic iekšā, kad tu esi man tā sāpinājies, kad visi tev vairs sāpinājuši, lai tur vai kas. Bet atkal, man liekas, arī par tādu situāciju viņu būtu, ir iespējami laicīgi arī novērst, ja mēs dodam tam cilvēkam laiku izrunāties un izlaist to spriedzi citādākā veidā. Tādā ziņā, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Un dažkārt vai neliekas, jā, bet mēs tāpat atlaidīsim, ko tur vairs. Nu, tas nav, man liekas, ja tu taisi biznesu un turklāt vēl successful, ir ļoti brīnišķīgi, ja tu radi labumu pasaulē, vai ne? Un domā par to, kādu es atstāšu to nospiedumu aiz tevis. Un tāpēc ir svarīgi parūpēties arī par tiem, kurus mēs palaižam, atlaižam. Parūpēties par to, kāds viņam ir emocionālais stāvoklis, emocionālais fons. Es skaitā, kas notiek bieži kad kompānijas samērdžojas. Tā arī ļoti aktuāla. Vienmēr kaut kāds emocionālais. Kas tagad būs? Un tu jau sāc visu laiku dzīvot tajā kaut kādā iekšējā fight or flight izdzīvošanas režīmā. Un nav jau brīnums, ka cilvēks tur ploto, kā viņš tagad visus tur novilks līdzi. Es starp citu esmu bijis tajā pašā stāvoklī, kur man likās, ka viss ir dirsā un es biju vienkārši visus novilkt līdzi. Nu jā, bet tu arī, atlaižot to cilvēku, piemēram, tu neizslēdz iespēju, ka tev ar viņu vēl būs kādreiz pēc gadiem jāsatiekās, nezinu, bērnu dārzā, veikalā. Varbūt, ka jums vēl komunikācija turpināsies, jā. Bet būtu ieteicams vismaz, tādās neitrālās lomās. Bet kaut vai tas jau tāpēc, kā es droši redzējusi bildīti Facebookā par to, kā labākais laiks, lai iestādītu koku, bija pirms 50 gadiem, vai ne? Un otrs labākais to izdarīt šodien. Mums ir jārūpēs par to nākamo. Ne tikai paudzi, varbūt mēs esam vienā vecumā, bet par kopējo ekosistēmu. Kādu mēs radam kopējo klimatu vispār kā sabiedrība. Tas ir vienmēr lietas, par ko es vienmēr domāju. Izrunājos. Jā. Daudz ko runāt. Es gatavu paklausīties tagad sevi. Tu esi gataviem. Te arī būs stāsts par apmelošanu. Un tāds interesants stāsts, ka man te bija palicis. Jā, var sakot, mani apmelo un mēģina atlaist. Ir bijuši vairāk gadījumi, kad viena mana kolēģe Līza rada problēmas. Vispirms bija situācija, kurā es sarunājos ar citu kolēģi par darba pienākumiem un palūdzu Līzai uzgaidīt, kamēr es pabeigšu šo sarunu. Viņa ignorēja manu lūgumu un ļoti nekonkrēti pateica, ko viņa vēlās. Tas rezultējās vairākās precizējošos jautājumos no manas puses, līdz es beidzot sapratu, ko viņai vajag. Acīm redzot, tas viņu sadusmojis, jo viņa aizgāja pie priekšnieka un apmeloja mani, ka es apvainojot viņas vīru un it kā esot bijis pie viņas nenobloķētā datora, kas, starp citu, ir ļoti nedroši, par cik mēs strādājam ar klientu datiem. Un, vēl visādus tur melus sastāstīja. Tad bija gadījums pirms kāda laika ar sociāliem tīkliem. Snapchatā es biju ielicis bildi ar objektu, kas tika izņemts no klienta, strādāju medicīnas nozarē. Bet bildē nebija nekādas norādes par to, kas tā par darba vietu, vai kas par klientu, vai kas tā kā kaut kāda papildus informācija. Un tā bilde varēja tikt uzņemta arī pirms 5 gadiem, vai no kādas citas darba vietas, par ko neviens cits nekad nezinātu, jo tikai man ir tās bildes timestamps, laika zīmoks. Un, tagad priekšnieks man ir iesaucis savā kabinetā un saka, ka īstenībā neko nevar pierādīt par šo incidentu, jo Snapchatā tās bildes pazūd un bilde vairs nav pieejama. Var sakot, es nobloķēju visus kolēģus visos sociālos tīklos un tagad vienkārši esmu viens pats. Pēkšņi ir uzradies Google review atsauksme, anonīma.
ar manu vārdu perfektu uzrakstītu. Nav konkrēti pateikts, kā viņu sauc, bet, ka tāds specifisks vārds ir. Un precīzi ir uzrakstīts. Un nekādas saiknes ar pacienta sarakstu grafikā arī nav. Un šis profils, kurš atstājis atsauksmi, tā kā nevienu citu atsauksmi nav atstājis, var sakot, izskatās, ka kāds ir uztaisījis fake profilu un atstājis negatīvu atsauksmi, sakot, ka es esmu procedūra, pasakot, ka procedūra varētu sabojāt šim cilvēkam dzīvi. Un tajā nedēļā man, tas telefoniski var sakot, ja? Un tajā nedēļā man nebija neviens telefona zvans ar klientiem. Pēc šis viss ir ļoti aizdomīgi, kāpēc pēkšņi tāda atsauksme parādījusies Google Reviews. Es devos pie priekšnieka, sakot, ka kāds mani nomelno, un vai jums liekas, ka ir kaut kas, ko es vēl te varētu darīt? Jo es šobrīd esmu publiski apmelots ar anonīmu atsauksmi, nepatiesu atsauksmi, un esmu tiešām pārguris un apsveru domu pamest darbu. Viņam šķiet, ka to dara šī kolēģe Līza, bet tas ir tikai aizdomas. Diezgan pamatotas aizdomas klausās. Droši vien atkal tas pats jautājums, ko mēs iepriekš pacelājām par to, kāpēc Līseta vispār to dara. Kādu uzmanību viņa patiesībā grib. Kas ir tā apakšējā sāpīte Līsai tieši? Viņas neapmierinātā vajadzība. Tieši tā. Kāpēc viņai kaut ko tādu vispār vajag iet pie tā priekšnieka un tur sūdzēties un vēl kaut ko melot. Tā tiešām tas pat nav bijis. Varbūt tiešām ietrūkst uzmanība, atzinība. Varbūt viņi jūt konkurenci ar šo cilvēku, kolēģi. Jā, konkurence arī varētu būt pilnīgi noteikti. Nav konkretizēta par tiem darba pienākumiem un vai viņi ir kaut kādā mērā pārklājas vai nepārklājas, vai viņiem ir jāstrādā komandā, vai tas ir vienkārši kaut kāds no blakus nodaļas, kurš ir atnācis un ieklīdis un tagad vienkārši krīt uz nerviem tas, kā viņš izsakās. Ja. Vai tomēr viņiem ir tāda jau vēsture bijusi un atkal par tām eskalācijas pakāpēm, ja, kurā brīdī šis pārvērties jau tik tālu, ka tu esi gatavs atriepties Šis cauri. ir diezgan nākamais līmenis. Taisīt jaunu Google kontu, lai tu rakstītu atsauksmes, kuras viņas ir izdzēšams. Varbūt, ka pats var izdzēst. Varbūt, jā. Bet internetā, man liekas, ka īsti nekas neko nevar izdzēst. Jā, ka viss saglabājās. Un ļoti iespējams tiešām sabojātam cilvēkam reputāciju ilgstoši. Un tad tas ir viens no tiem jau pēdējiem eskalācijas līmeņiem, jau tā, ka jautājums, vai tur mediācija varētu palīdzēt. Tas ir, ja viņi ir pavisam nolēmusi vienkārši iznīcināt, apmelot to otru cilvēku, tas ir tāds jau uz robežas, jā. Par kādu cenu, cik tālu viņi ir gatavi iet. Kas patiesībā tam ir pamatā. Ļoti iespējams, varbūt, ka tas cilvēks pat par to nenojauš, un tā Līza, tā sieviete, viņa atkal projicē kaut ko savu, ja, kaut ko ir pieņēmusi. Bet mēs to nevaram uzzināt, kamēr mēs nedzirdam viņas perspektīvu, kamēr mēs neiekāpjam viņas kurpēs. Un autors varbūt ir izdarījis kaut ko tādu, kas pat neapzinoties, ka tas ir radījis kaut kādas problēmas Lisai kolēģei. Ripple efekts, aizgāja kaut kur. Jā, tas ir, nav jau pārsteidzoši, ka tas tā notiek. Mēs tomēr esam katrs savas pasaules centrs, vai ne? Katrs galvenais aktieris savā filmā. Jā. Tie visi pārējie tur tikai tā foniņam. Un tad, tīri cilvēcīgi ir pateikt kaut ko tādu, ko tu neesi apdomājis līdz galam, kāds ietekmēs tur to otru cilvēku vai izdarīt kaut ko. Un tā, kad netiek šīs lietas adresētas uzreiz, tā viņas aizvalkās līdz gadu vai divus. Mēs arī tajā pašā kopienas veidošanā mēs ņemam tās grupas un bieži vien atnāk tēma. Ja tā komanda, kas ir iepriekš strādājis kopā, paceļās tur situācijas. Tu man tur pirms 3 gadiem pateici to un to. Un es vēl aizvien par to domāju. Es tā nodomāju. Un tam otram cilvēkam pilnīgi tāds, es pat neko tādu neatceros. Es nezināju, ka esmu sapinājis. Tā kā vispār nebija mans nodoms. Piedod, lūdzu. Jā. Ja es būtu zinājis, es būtu varējis atvainoties ātrāk. Jā. Jo ja tas nav bijis ar nodomu, tā nav problēmas arī to atvainoties, vai ne? Kad atvainojos, tiešām nezināju, ka tas atstās tādu iespēju, ka tev tas ir tik būtiski. Bet es vairāk runāju par to, ka, ja tev ir sāp, tad vai nu tev ir tā prasme
tiešām palaist vaļā to sāpi. Tu apzinies, ka tas nav tas mans augstākais es, vai ne? Ja tu esi gurūnē, bet sēdi un meditē un jogas baigais. Un tu vari palaist, bet es domāju tiešām palaist, nevis tēlot, ka tu palaidi. Es piedevu, jā. Man vairs nav, man tikai mīlestība un gaisma, tur bla, bla, bla. Ja tu tiešām vari palaist, ļoti labi. Ja tu nevari palaist, nu lūdzu, aizej un parunā ar to cilvēku. Ja viņš tev īpaši, ja tev var viņu jāsatieks ikdienā, jums kopā jāstrādā, vai tur viņi dzīvo kopā, tad aizej un pasaki. Jā. Man prātā ļoti iesēdies ir viens tāds ieteikums, ka, ja tu prātā, turpini savās domās vēl joprojām cīnīties ar to cilvēku, tu neesi piedevis, un tu vēl joprojām esi konfliktā, un pamatā tu esi konfliktā ar sevi. Jo tas otrs cilvēks varbūt pat neiedzird, ka tu viņam strīdies pakaļ, ja tu neesi pateicis to skaļi. Nu jā, un ja tu pēc 3 gadiem tikai saņemies pateikt, ka jā, vispār tā karota, ka tu nenomazgāji līdz galam, man reāli besī. Jau 3 gadus. Jau 3 gadus. Un atkal ir karota, ko tu neesi nomazgājis līdz galam. Ārprātis, gatavojoties mūsu stāstiem, es atradu vienu stāstu, kur bija rakstīts par arī darbā, kolektīvā problēma, kur kolēģis izmanto savas, viņš kā uztaisa savu tēju, nu vai vienalga ēd, vai vienalga kaut ko, viņš paņem karoti, nolaiza tīru un atliek atpakaļ atvilknē. Un tā ir problēma. Un viņš nesaprot, tā nav problēma. Nu, viņš kā nesaprot, kur ir problēma. Viņš tīra ir. Es taču nolaizīju. Jā, un tad cilvēkiem, kurš ir, laikam, tu tunci bija ēdis vai ko, un tad cilvēki liek kafijā, un viņiem ir zivjaina kafija. Wow. Bet, again, es tās par to, ka viņš pat neapzinās, ka tas tā kā ir problēma. Varbūt tiešām varbūt viņam tas bija ok ģimenē. Jā, neviens tunci neēd. Ar karotu. Es nezinu par tunci, bet jā. Jā, nu var sakot, ka, kāpēc es par to tunci, tāpēc, ka, kad tu tā kā to karoti, piemēram, kaut ko tādu neitrālu, nezinu, krējumu, noliec viņu atpakaļ, un pēc tam paņem, un viņam nav tās smaržas, jā. Kad tev šķiet, ka tas tāds patents, tāds uzvedības modelis, tā visi taču dara. Kamēr tu to savu redzesloku nepaplašina, kamēr kā tev nenorāda, ka tā vispār nedara, jā. Tā ir paredzēts, lai šito nomazgātu normāli. Nu jā. Interesanti. Bet mums katram ir tāda lieta, ko mēs darām, ka mums liekas, tu izlietoji savu to dakšiņu vai ne, palietoji, nolaizīji un atlika apakaļ, un dalais ir ok. Jā. Un tu pat neapzinies, ka nav ok. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Jā. Tas nav ok, lūdzu, mazgājiet. Lūdzu, mazgājiet. Mazgājiet, karot, bet... Instruments. Noteikti, ka ir. Jautājums, kā tu reaģēsi tad, kad kāds tev norādīs uz to? Jā, vai tu spēji pieņemt to un risināt? Jo kļūdāmies mēs visi. Un tā kā katram būs kaut kāda lieta un kaut kāda nianses, kaut kādas tēmas, kuras uzpeldēs un būs tās citādais vai dīvainais. Ja? Vai tu to spēji embraceot, ja nu tā? Pats iztaisnāt mugurkaulu un teikt, ka jā, bet es varu arī tā kā pieņemt to, ka citiem tā nav. Vai tu tomēr apvainojies, ka redzi mani aprunā tagad es mugurs, ka es nolaizīju karotu. Nu, jā. Mēs aprunājam. Mēs tagad aprunājam. Bet tas ir šis podkāsta mērķis, aprunātais muguras, jo mēs jau nesazināsimies ar tādiem cilvēkiem. Varbūt, ka vajadzētu. Es ceru, ka tas atvērs acis citā kontekstā. Kādam, kurš klausās. Man ir... Vai man ir stāsts, man šķiet? Tev? Tev ir stāsts? Jā. Jā. Labi, nu stāsti. Manējais. Par Heil Hitler darba vietā. Ok. Pateicu Heil Hitler un kolēģi grib mani atlaist. Nu, vārdu sakot. Kur man palika tas stāsts? Kur man palika tas stāsts? Uzsāku darbu pirms 3 nedēļām. Bet reāli esmu strādājusi tikai 8 maiņas, tā kā tehniski sanāk, 1 nedēļa. Esmu apmācāma un nepavisam nekādā gadījumā neesmu visu tā kā apguvis līdz galam, mācos visādus tur mašīnas, tā kā tāds tehniskais darbs, visādas ierīces roboti. Un bija viena maiņa kopā ar Keliju, un es viņai laikam neiepatikos, jo pēc manas replikas, ka man nepatīk, ka kāds cits kolēģis darba laikā bija pateicis Heil Hitler un pacēlis roku nacistu sveicienā. Es vienkārši viņai pateicu, ka man nepatīk, ka tā cilvēki dara. Viņa ir vācieti, jā? Viņa ir vācieti. Un pārējais darba kolektīvs ir īri. Un Kelija teica, ka šis kolēģis drīkst darīt, kā viņš vēlās. Es tam nepiekrītu.
Tagad viņi mani ignorēja, pusi maiņas, un pēc tam atsāka ar mani runāt, tāpēc es pieņēmu, ka viss tā kā būs ok. Man ir 25 gadi, viņai ir 27, nu esam taču pieauguši cilvēki. Tas, ka mums ir domstarpības, nenozīmē, ka nevaram kopā strādāt. Kelija tomēr izrādās ir izstāstījusi visiem kolēģiem un vadībai, ar ko viņai ir ļoti tuvas attiecības, ka es daru savu darbu slikti un ka neesmu komandas spēlētājs, ka sēžu tikai telefonā. Vispār ironiski, to dienu manam telefonam bija nosēdusies baterija. Un ka es nevienam nepatīkotu. Un man nav humora izjūtas. Man ir bijusi tikai viena maiņa kopā ar šo sievieti. Es nezinu, ko darīt. Es pat vairs negribu iet uz darbu tādu mikroklimata dēļ. Kaut iespējams tādos tempos man drīz darba vairs nebūs. Man palika atmiņā tas, ka teica, ka kolektīvi, saprotu, tas ir īrijā, ja? Ja visi ir īri, un viņi ir Vācijā, tad man liekas, īriem vispār tāds specifisks humors. Saruna par atkal nacionālajiem kultūru atšķirībām. Es par, un arī par droši vien tādu pretreakciju pret citādo, vai ne, jo tā... Katrai tai kultūrai, katrai tai savai nacionalitātei tomēr, es nezinu, vai katrai, bet ļoti daudzām ļoti spēcīga tā apziņa par to, kas es esmu kā īrs, kas es esmu kā latviete, vai ne? Un mums ir tāds, pat ja tu to neatzīsti līdz galam skaļi, ir kaut kāds iekšējs tāds lepnums, arrogance, vienlaikus tāds kaut kāds, es zinu, kas es esmu, un es zinu, ka es neesmu tas. Identitāte. Jā, nacionāla identitāte, un tad, kurā gadījumā vienmēr būs pretreakcija pret citādo. Mums pat nepatīk lietuvieši, kaut viņi dzīvo blakus, vai ne? Smejamies par viņu tur buļbām, un ko tik vēl nē, vai par to, kā igauni tur lēni, un, kas ir pilnīgs, droši vien, pilnīgs sviests. Neviens to neņem nopietni, jā. Bet tas tiek uztverts bieži vien kā tāda, kā tāds nacionālais lepnums, pienākums vispār to pacelt gaisā, pateikt skaļi. Ja tu satiec kādu igaunu, tu vienmēr pateiks kādu joku par igauniem. Es nezinu, vai visi, bet es mēdzu. Kaut arī man ir tā kā apzinātības skolotāja, kas esmu strādājusi. Joks par joku. Jā, un tāpat tās ir kaut kāds tāds iekšējais, ka tev gribas to. Tā kā pirmais ir šī kultūra atšķirība. Otrais ir, es esmu arī daudz ar Eiropas projektiem strādājusi, un Eiropas projekti bieži vien tēma ir sociāla iekļaušana tieši. Jo kāpēc vispār ir Eiropā projekti? Kāpēc Eiropa maksā par to, kad kāds tur satiekās ar citu valstu pārstāvjiem? Tāpēc, lai radītu šo dažādību un pieņemšanu, kultūru dažādību un pieņemšanu, ka mēs varam viens no otra tā kā mācīties, varam satikties, varam kopā strādāt, attīstīties un veidot šo kopīgo kultūru, kopīgo Eiropu. Jā. Bet, again, kā mēs iepriekš runājām, nepietiek ar to, ka mēs esam vienā telpā, nepietiek ar to, ka tur īri un vācieši un latvieši sanāca vienā telpā. Vajag, un tur, nezinu, iemācījums varam gatavot tur savu nacionālos ēdienus, ir nepieciešams tomēr arī iešana tādā kaut kādā tādā dziļumā, kur tu ieraugi tā cilvēka ne tikai nacionalitāti un to kultūrisko tēlu, bet arī to, kas viņā iekšā ir kā cilvēkā. Es tikai fasādi, es esmu latvieta, bet ka es esmu Arta. Tu esi arī cilvēks, un tev ir īstas emocijas, tāpat tās kā man. Un bailes un uztraukumi un vispārējais, un ka mēs īstenībā tādā ziņā esam joprojām atšķirīgas, bet mums ir kopīgas kaut kā, mēs varam saprast vienu otru, sajust. Jā, es īstenībā, man bija arī kopienas veidošanas treniņš viens, kurš tieši par šo tēmu. Tur bija trešdaļa dalībnieki, bija vācieši, un 3 dienas, un pacēlās arī šī tēma par to, kā to sauc? Kaunu, nē, bet vainas izjūtu. Tas ir tāds kauns viņiem. Nacionālā tā vainas izjūta par visu to, kas notika ar nacistisko Vāciju un to visu. Un tur tiešām cilvēki sēž un viņiem tas ir tiešām tāds ļoti personīgi. Tas tiek uztverts, viņi sēž un raud par to, ka viņi nejūtās worthy, ka viņi nedrīkst tur būt, kur viņi šobrīd ir. Kāds sakars ar visu to bagāžu, kas tur ir. Viņiem nepienāks tur būt un veidot kaut kādas tur attiecības citiem cilvēkiem. Jā, viņiem ir ārkārtīgi interesanti īstenībā tā kauna sajūtas, kauna izjūtas, vainas izjūtas. Tāda kultivēšana bijusi.
pēc kara, pēc otrā pasaules kara. Es par to mācījos maģistra studijās, un mums bija vesels tur tāds pētījums, ko mēs gājām, iedziļinājāmies. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, kā tas veido tos cilvēkus un kā tā izglītība un tāda, tāda publiskā kopējā vainas sajūta, ka mēs tagad dziļi nožēlojam to, kas ir ticis toreiz izdarīts. Un lielākoties citas kultūras par to nenojauš. Man tas arī bija pārsteigums, kad es pirmo reizi satikos ar vācu meiteni Dānijā. Un mēs arī spēlējām kaut kādu līdzīgu stilu spēli. Es neatceros, kā viņi sauc, bet tur bija kaut kas par to, ka mēs iztēlojamies, ka ir tagad Vācija un kaut kas tā kā mafijas stila spēle, bet tieši par otrā pasaules kara laiku Vācijā. Un viņi šausmīgi apvainojas par to, ka vispār ir tāda spēle, ka mēs vispār gribam tādu spēlēt. Un tad man tinot atpakaļ to pieredzi maģistra studiju laikā, man likās, wow, jā, tiešām tas tā ir. Un tie cilvēki ļoti, ļoti personīgi ņem šīs piezīmes un par to, ka vispār kāds var par to pajokot. Tāpēc uzmanīgi ar vāciešiem, jo tā viņiem ir šausmīgi sāpīga tēma. Un viņi kolektīvajā laukā, viņi kaut kā nelaiž sev to vaļā un atgādina atkal un atkal, ka jā, tas ir bijis ļoti, ļoti liels tāds smags piedzīvojums, pārdzīvojums. Pēc tu saki par īriem, ja, ka jāzina tā viņu kultūra, bet, jā, ienāk tagad viens jauns ar savu veselu bagāžu, kuram ir pieredze, ka visa kopējā viņa dzīves vieta tur kopīgi kaunina viens otru. Ienāk vidē, kur par to vienkārši pajoko. Kā? Lielākajai daļai cilvēku tiešām nav nejausmas par citām kultūrām un viņu kaut kādām īpatnībām. Pēc darba vietā ar multikulturāliem cilvēkiem un dažādiem resursiem tas ir abrīnojami. Tāpēc es klausos vairākiem tādiem Eiropas projektiem vienkārši cepurnos. Tas nav viegli. Jā, katru reizi iznāk kaut kāda jauna brīnuma. Jā. Par kuriem pat nenojauc, ka kaut kam tādam where did this come from? Vai ne? Un tā kā neviens, tas atkal ir par to spoguļošanu un projicēšanu, vai ne? Gan neviens tiem vāciešiem jau nepārmet mūsdienās. Neviens vairs nesaka, nezinu, kā tur tā kādreiz teica par fričiem. Ja man mamma teica, neviens vairs vāciešus nesauc par fričiem. Vispār zinu, no kurienes tas nāk? Ka vienkārši fricis, tā kā Džons, bija tik ļoti izplatīts vārds, ka visi viņu sāka saukt par fričiem. Un, kas, Džons? Tā kā Anglijam, piemēram, John Smith, jā. Kad vienkārši viņi ģeneralizēja vispārināja to un vienkārši sauc viņus par fričiem. Vācijā ir izplatīts vārds fricis. Jā, kādreiz esot bijis. Aha, un, jā, ka neviens... Tāpat tās latviešu visu Jāņu. Jā. Ka neviens mūsdienās vairs nevaino vāciešu par to, kas ir noticis pirms, nepilniem 100 gadiem. Ja. Bet viņi sāredz visur, katrā komentārā to, ka viņi tiek vainoti. Crazy. Bet man liekas, vēl trakākais saskatās tā apziņa, šī saruna vispār viņa nepaceļas tādā hi-hi-ha-ha vidē. Jā. Tas nav kaut kas tāds, par ko jūs runāsiet darba intervijā. Jā. Vai tur bowlinga spēlē ar kolēģiem. Tas ir tiešām, mēs toreiz sēdējām vairākas stundas tajā sarunās un klusumā un praksēs un vingrinājumos, kad tas vispār sāka celties. Un ar katru minūti gāja dziļumā, un arvien vairāk vācieši par to runāja. Un tas bija, jā, tas man tā pavēra acis par to, ka, wow, pat nenojautu neko tādu, ka tam cilvēkam var būt kaut kas tāds apakšā. Jā. Var jau spekulēt, un teikt, ka mums latviešu mentalitātei arī noteikti ir kaut kas tāds, par ko mēs nenojaušam. Protams, lielā mērā tā pakļautā mentalitāte, jā. Un ka mēs arī, noliedzam, neizstāstam, noklusējam. Un tas ir tas, ko es runāju iepriekš, kad mēs gribam it kā pārlikt uz to kopienas stadiju, ja mēs gribam tās saikni, tās vērtīgās sarunas un dziļu vērtību tam visam, bet mēs, nemākam, mums nav tie rīki, kā pārlikt tiem pirmiem 3 posmiem cauri. Negribam to pseido kopienu iepriekš, kā mums tas. Jo, reiz ir sajūta, ka kāds atnāks un kaut ko atņems, ja. Nav vērts pat ieguldīties. Jā, interesantas tās kultūras. Beigas smagā tēma. Bet te ir vēl viens aspekts, ne tikai par kultūru, bet vienkārši par to, ka ir pagājis, tik īsts laiks, ka ir pagājis, kā viņš teica, viena diena kopā ar to sievieti, to Keliju.
Un jau ir paspēja iegriezties, ja tas virpulīts atkal par tām aprunāšanām un apvainojumiem, kad aiziet jau no tās Kellijas, aiziet informācija tālāk. Redz, viņai liekas, ka viņam nav humora izjūtas un ka viņš uzreiz arī slikti darbu dara un negrib iekļauties komandā. Tas aiziet tikai no tā, ka neizprot to citādo, ja? to vienu cilvēciņu, kuram nav šīs, neizprot to Heil Hitler jociņu. Un viss vispār šis ir, man, tā kā, nav jāliek blīp virsū. Par Hitleru? Jā, frāzē, nav jāspas, kā tas tagad ir sociālos tīklos, vai tā nav kaut kāda jūtīgā tēma. Nu jā. Bet jā, par to, ka ļoti bieži tās mūsu priekšstati, mūsu domas ļoti ātri noformulējās. Un mēs uzreiz esam gatavi tagad likt iekšā un rīkoties un nedot otram cilvēkam iespēju varbūt otrajā maiņā paturpināt sarunu. Tu esi lasījis grāmatu Snap Decisions? Nē? Nē, padalīsies? Tā viņa sauc, vai viņai bija cits nosaukums? Malcolms Gladwells, viens no maniem mīļākajiem autoriem. Okay. Snap. Nē, gan jau bija. Blink ir nosaukums un tēma tiešām par to, kā veidojas šie Snap Decisions, kā mums Snap Judgments, kā mēs ieraugam cilvēku un te uzreiz ir priekšas par viņu. Vienalga, ko viņš tur tālāk teiks, un tur tiešām bija viņš stāstīja gan par situācijām, gan par eksperimentiem, pētījumiem, kur vienmēr pierādījās, ka cilvēks pieturēs pie tā savu pirmā iespaida. Kaut arī viņam nākotnē nāks kaut kādi fakti, kas pierādīs to, ka varbūt tas tā nebija līdz galam. Un, ne pavisam ilgā nākotnē, bet tas pirmais iespējas vienmēr būs spēcīgāks. Ļoti paliekoši. Jā, un tas, ar ko mēs strādājam tajos treniņos, ir par to, ka mēs palīdzam to Snap Decisions tā kā bišķiņu salauzt, ieraudzīt tomēr kaut kādu citu kārtu tam cilvēkam, ko tu iepriekš pat nenojauti. Jā. Un to tā ikdienā, var palaimēties, ka kaut kas tāds notiekās, bet tas būs tāds, nejaušs gadījums visticamāk. Citādāk tu vienmēr turēsi pēc sāko, man pirmais pēc par Artu bija tāds, un man viņa vienmēr tāda manā pasaulē. Jā. Un katram tas būs citādāks atkarībā no tā, kas viņam notiekās. Kāda viņa bagātnes bagāža, kāda viņa tās projekcijas un vispārējais. Un tā mēs jau stepjam līdzi. Ļoti labi grāmatu iesaku, Blink. Ok, piefiksēšu. Paldies. Tā, vai tev ir vēl kāds stāsts? Jā, arī droši vien par kultūru atšķirībām būs viena tēma šajā stāstā. Okay. Vai es esmu dibens tāpēc, ka atcirta kolēģei pēc tam, kad viņa mani turpināja labot visa kolektīva priekšā. Ai. Man ir neliels akcents, un reizēm, kad runāju ātri, noteikti vārdi izklausās savādāk. Viena konkrēta kolēģe to ar prieku uzsver. Viņa apgalvo, ka vienkārši palīdz man izklausīties profesionāli, bet viņa to dara visu priekšā, un tas vienmēr liekas kā priekšnesums. Lūk, kā tas notiek. Viņa sasver galvu, smaida un atkārto vārdu, it kā būtu skolotāja, bet es bērns. Reizēm cilvēki iesmējas, kas liek man justies noniecinātai. Šonadēļ sapulces laikā viņi to izdarīja atkal, un manī kaut kas salūza. Es atcirtu, ka es vārdu lieliski saprotu, un man nav vajadzīga publiska mācību stunda katru reizi, kad es runāju. Telpā ieslēdzas klusums. Viņa izskatījās aizskarta, un vēlāk personāla daļai teica, ka esmu uz viņu kliegusi, lai gan es pat nepaukstināju balsi. Viņa teica, ka tikai mēģinās palīdzēt. Tagad es jūtos kā sliktā, lai gan tas mani mēnešiem ilgi pazemoja. Vai esmu dibens tāpēc, ka es tā atcirtu? Redz, te atkal par eskalācijas pakāpēm, vai ne? Mēnešiem ilgi ir mani kaitinājis. Jā. Un tur ir bijusi iespēja jau aiziet pie šīs kolēģis un teikt, Klau. Jā. Nebija vispār komentārs, ka viņi to būtu iepriekš minējusi. Jā. Ka, Klau, man tas reāli kaitina. Ja tev ir kaut kādas problēmas ar to, kā es izrunāju šos vārdus, vai tev nepatīk, kā es prezentēju savas idejas, es klausos, tev ir iespēja tagad to izteikt. Man ļoti aizskar, ka tu tā un tā publiski par mani izsakies. Jautājums. Kas notiek cilvēka galvā, kāpēc? Kāpēc neienāk prātā aiziet pateikt, jā. Es domāju, ja viņa jauniņā, tad varbūt liekas, ka nedrīkst tur, tā jābūt tādai perfektai, bet pakļāvīgai, jāiekļaujas vai ne tajā kolektīvā, un tu iekļaujies nesaceļot spalvas un nemēģinot tur iet un kaut kā tur. Tas ir tāds labās, protams, tās sievietes, kas to raksta, labās meitnītes sindroms. Teicamniecīgs, jā. Jā.
ka tev liekas, ka vienīgais veids, kā dabūt to atzinību, ir būt paklausīgai, pakļāvīgai un neprotestēt. Jā, par akcentiem. Es runāju dāņu valodā. Un tad es esmu Dānijā padzīvojusi, un es jūtu arī to, ka paķicina par to akcentu. Jo tu nekad nevarēsi runāt tā kā cilvēks, kuram tā ir dzimtā valoda. Tu kā svešvalodā runājuši, tu vari ļoti tuvu iemācīties to valodu, bet tāpat būs kaut kādi vārdi, kaut kādas nianses, kad izleks ārā. Un tas ir dīvaini, tā kā kāds pasaka, tu ļoti interesanti saki to vārdu, un varbūt pat neļaundabīgi, varbūt pat tā mīļi, un tas iedur sirsniņā, ka ka es te vēl tomēr esmu citādi, un es te neiedaros. Jā. Bet tu tur neko nevari mainīt. Es godīgi sakoju, es daru pat latviešiem. Tie, kuriem, ka var just, ka cilvēks ir tur no Liepājas vai no kaut kādas tur, kas tur vēl ir, Gulbene. Jā. Gulbene. Un mans nodoms pilnīgi noteikti ir Jēkabpils. Spuldze no Gulbenes. Un mans vīrs tā vienkārši saka, ka es tik pa laikam tā kā viņu, un es viņu apjautā viņam, vai jums sāp vai ne. Es domāju, ka man šeit, ka viņam ne, bet varbūt kādam citam varētu. Man tiešām liekas adorable. Man liekas tā kā, mums ir iespēja pasmieties, un viņš pasmējamies visi kopā. Tas tā kā ir jauki, vai ne? Un, protams, apzinos tagad jo vairāk to, ka tā nevajag darīt, un es arvien vairāk mēģinu noslāpēt. Dažkārt man tāpēc automātiski iznāk. Šeit gan ir stāsts par to, ka nevis viņu pasmējas, bet tā kā mēģina tev iemācīt, kā ir pareizi, vai ne? Izlabot. Jā, baigā glābēja. Es tev palīdzu. Es zinu, ka tev tas ir nepieciešams. Šitā neprasīto padomu došana, tā ir sērga vispār. To ir grūti, jā. Kāpēc tev liekas, ka tu esi tādā titulā, tādā stāvoklī, ka tavu padomu kādam ir jādzird? Jā, neprasīto. Par ko tu nemaksā neviens. Jā. Ja vēl kāds tev pajautātu, vai tieši tu varētu palabot tieši šo kolēģi? Tas biežāk, ja tik ļoti specifiskus komentārus nevienam nelūdz izteikt, tas tā ļoti uz personību vērsts. Jā. Man liekas, arī šajos stāstos vienmēr pārsteidzoši lasīt par to, kā cilvēki īpaši tiek, un pārsvarā, man liekas, labi, varbūt man tā perspektīva tāda, ka tie ir tie cilvēki, kas tur iepriekš strādāja, kas skrien pastūdzēties mammītei, HR, vai ne? Un kā tas besī īstenībā, skolas laikā kāds besī bērndārzā, nevienam nepatīk sūdzam bībeles, nekad. Un tāpat tā es kaut kā. Man dažkārt liekas, tas tiek veicināts, un tagad esot mammai, un klausot, ko mammas citas saka, man liekas, ka mammas pašas to veicina. Es to tā kā cenšos nedarīt. Kā tev šķiet, kāpēc viņas to veicina? Man liekas, viņi grib būt kaut kādu kontroli saglabāt, vai nosargāt to bērnu, vai tur vēl kaut ko. Ir kā jau loģiski, un ir situācijas, kur tiešām to arī vajag. Es esmu vairāk par to, ka es ļauju tiem bērniem atrisināt savu konfliktu, ja es redzu, ka tiešām nevar. Tad es eju un kaut kā iejaucos, bet man liekas, tā konflikta risināšanas prasme tiešām ir tik vajadzīga sabiedrībā, dzīvē, lai vispār noturētu kaut kādas pozīcijas, kas nav 10 dienas vai ne tie pašā darbā un attiecībās, jo attiecības, cik mums ir šķiršanās vispār? Visu laiku, vai ne? Nenormāli. Vairāk nekā 50%, man liekas. Kāpēc? Es pieļauju, ka viena no problēmām tas, ka mums trūks prasmes risināt konfliktus. Laicīgi, vai ne? Nevis 9. pakāpē, bet tur 3. Un manos novērojumos īstenībā tie, kuri sūdzās, tās sūdzam bībeles, kā tu nosauc, tie visbiežāk arī ir tie, kuriem vajadzētu uzņemties atbildību par to konfliktu, bet tā vietā viņi mūk prom. Jā. Un šeit tas pats ir, un bērniem arī tas ir ļoti viegli novērojams, ka tad tiklīdz kāds saprot, ka tas ir out of control, ka tas vairs nespēju, es aizskrienu pie kāda augstāk stāvoša, pasūdzos, arī šķiršanās gadījumī, Es vairs netieku galā, ejam uz tiesu pa taisno, Lai kāds un vēl tu sastāst kaut kādus melus tikai, lai ieliktu savu defaultā augstākā pozīcijā. Tāpēc, ka tev, man liekas, tur ir tāds jautājums par to, cik tam cilvēkam vispār ir varas sajūta par savu dzīvi. Varbūt jau tiešām šeit, ka viņš ir bezpalīdzīgs. Varbūt tāda pagātnes pieredze tāda ir, ka ja tu neaizēji laicīgi, tad savu kā ledu. Jā.
tā atbildības uzņemšanās par to konfliktu, par kura daļu tu esi kļuvis ar kaut kādu savu apzinātu vai neapzinātu rīcību, tā prasa ļoti apzinātu tādu spēju reflektēt par sevi. Jā. Un, protams, ka vieglāk ir aizlaisties. Ilgtermiņā tas nevienam nebūs vieglāk. Ja varbūt tā kolēģe sāks piekasīties kādam citam par kaut ko citu. Ja tā ir tāda personības iezīme, tā turpinās atkal. Kāds izlabos, nezinu, krūzīti noliek, tur atnāks tev. Ļoti. Tu zini to cilvēku, vai ne, kurš tā dara? Kuram ir tā tendence tā ļoti uzkrītoši izlabot tevi, jā. Tas izteiktākais, protams, ir kaut kādi komati vai punkti, ja? Kad mums visiem tā gribas norādīt. Jā, bet noteikti apkārt ir daudz tādu cilvēku, kuriem ir tā, vismaz par to es varu kontrolēt, ja? Tad to es tagad tev norādīšu, ka tas ir tas, ko tu dari nepareizi. Lielā bildē, kuram tas sniedz kaut kādu vispārēju labumu? Nevienam. Un par ko tev vispār beigās ir kontrole? Jā. Tas liels jautājums. Meditēju, piemēram, kad tu tur savienojies ar savu augstāko, tur ar klusumu visam, katrs to sauc kaut kā citādākā vārdā, tur ir vienmēr tā atziņa par to, ka tu īstenībā neko nekontrolē, ka tas augstākais spēks dzīvots ar tevi. Vakar skatījāmies. Komatu ielikšana tur ir. Vakar skatījāmies Frozen 2, un tur ir tas līdzīgs stāsts, kad Frozen šitas Olafiņš, tas sniegavīriņš, sēž un mazi bērni viņam tur liek tos kristāliņus ap seju. Viņš saka, ka tu dzīvē neko nespēji kontrolē to, ko tu vari, ka dzīvē neko citu nevar kontrolēt. Viņam tur bērni sprauž kaut ko tur smuki, un viņš tikai smaida. Tik gudra doma. Tā, ka tiešām visbiežāk mums ir tā, ka mēs neko nevaram kontrolēt. Tāds mazās, sīkās niansītes, tu izvēlies, ko tu vari kontrolēt. Jautājums, vai tu izvēlies tās citu rēķina, vai tu to dari ar sevi. Jā. Un tu kontrolē tās savas reakcijas. Un tu nevis pieliec to galvu un izlabo, bet paliec viņam pakaļ taisni. Un patur to komentāru pie sevis. Vai aiziet pēc tās sapulces un pajautā, vai varbūt tu gribi privātas stundas. Man gribētos ar tevi parunāties, lai tā valoda uzlabojās. Jā. Ja tik ļoti ir tā vēlme, tas glābējs, iekšējais, ka gribās palīdzēt. Un nespēja noklusēt. Sazinu, kādam sēž tur lielais skolotājs un gaida talantu izpaužamies. Pamēģini. Ja būs atbildi, kāpēc ne? Ļoti skaisti par Olafu, man liekas, tagad noskatīties otrā daļā. Es tik sen nebiju redzējis, meita reāli paskatījās bišķiņ, aizskrēja projām. Es sēdēju un skatījos, un man bija interesanti. Šīs pozitīvās notas mēs varētu šodien arī nobeigt. Mēs varētu iet un skatīties Frozen 2, mūsu meitas viss būs mājās. Viņas būs sajūsmā, ka mamma skarās multenes. Pirmo reizi. Ar to arī mēs beigsim šīs dienas konflikts komandā epizodi. Mūsu mērķis ir palīdzēt komandām risināt konfliktus, risināt tos laicīgi, izvairīties no tiem, cik vien ir iespējams. Tā kā, ja tev kaut kas tāds ir aktuāls tavai komandai, tavam uzņēmumam, droši uzsat ziņu. Un, ja ir kāds interesants konflikts stāsts par domstarpībām darba vietā, kaut kas ļoti sulīgs. Mēs labprāt pieņemam stāstus, lai par tiem parunātu publiski un publiski arī dotu savu perspektīvu par to, kā labāk tos risināt. Jā, mēs ļoti vēlamies, lai mūsu sabiedrība kļūtu emocionāli inteliģentāka, tāpēc mēs dalīsimies ar dažādiem rīkiem, noteikti piesako. Un ieliec kāds sirsnī. Čau! Čau!